Čau, čau, čau visiem, kas skatās vai klausās mūs. Nu, šoreiz nedaudz citādāk izskatās tas, ko jūs redzat ekrānos. Nevaru šoreiz sveicināt Kristiānu. Viņš šobrīd atrodas kaut kur gaisā, un gaisā tur, kur nav Starlink interneta, kā šķita, ka varētu būt sākumā. Bet nu nekas, tiksim galā arī bez Kristiāna šoreiz. Un tātad tiem, kas neskatās un vēl nav ieraudzījuši, tad man ir arī audiāli jāpasaka, ka šodien, šodien kopā ar Latvijas izlases spēļu komentētāju, Eirolandes spēļu komentētāju, arī NBA spēļu komentētāju, basketbola treneru Gunteru Jaunātu. Čau, Gunter! Sveiks, Andrej! Sveiks! Sveiki visiem! Jā, nu, ja nav Kristiāns, es viņam nevaru uzdot to kaitinošo ievada small talk jautājumu vienmēr, tāpēc es tev viņu uzdošu. Kā tev iet? Nu, labi, diezgan nesūdzos. Tas ir tā, es te klausos pagaidām par melošanu. Ka cilvēki prasa, kā tev iet, un ne tev īsti interesē, kā man iet, ne arī man iet tik labi. Vienmēr tā kā saka, tā ir. Jā, Es jā, kā, jā. Nu, labi, bet šodien parunāsim par Eirolīgu, jo tu taču komentēsi arī šo sezonu, vai ne? jā, otrdien sāksim. Tas ar citu Dubajas un Partizānu spēli. Man vismaz sāksies. Man liekas, tā arī pirmā spēle. Agrā spēle. Paralēli. Jā, paralēli arī Sofijā ir Hapoels pret Barcelonu. Vienlaicīgi sāks tās spēles. Mhm. Starp citu, Sofijā, zini, ar ko ir Sofija vēstures stunda? Tev zini, ar ko Sofija ir būtiska Eirolīgai un Latvijai? Nē, nepateikšu. Varbūt tur kaut kāds ASK savā laikā kaut ko Jā, vinnēja. jā, jā, pirmie divi čempionu tituli Eirolīgā. Nu, ja mēs skatāmies vispār kopumā Jā. Eirolīgu, ne tikai moderno Eirolīgu. Tieši toreiz bija divas spēles, ASK pret Bulgāriem spēlēja, pret Bulgāru zemniekiem spēlēja, un abas reizes vinnēja, un tur bija tā otrā spēle vienmēr Sofijā. Tā kā jā. Un arī šogad tātad sāksies Sofijā, Hapels pret Bārsu, bet nu, tev tātad Dubaja pret Partizānu vēl pirmajā, nu, tajā 30. septembrī spēlē Efes ar Šmitu pret Makabī, Zvezda pret Milānu, Panathinaikos Bayerns un Baskonija pret Olimpiakos un arī Virtus pret Reālu. Un tad dienu vēlāk ir Monako pret Žalgiri. Feners, Parīze un Asvels Valencija. Nu, es piedāvāju, mums šogad ir vairāk Eirolandes spēlētāju nekā tas bija pagājušo gadu, un īstenībā vairākus gadus nav bijis tik daudz, 4 pēc skaita. Tā kā es piedāvāju šodien varbūt paiet cauri tieši latviešiem un tām komandām, kas ir latviešu pārstāvētās šajā sezonā. Nu, paprognozēsim, paskatīsimies, iedosim savus kaut kādu skatījumu, kā komandām varētu iet, kā mūsējiem varētu iet, un tad arī varbūt beigās kāds prognozīts izteiksim. Ko tu saki? Ok, aiziet. Sākam ar Žagaru, ar čempioniem. Nu, sākam ar čempioniem, jā, ar Žagaru. Un, Nu, kā tev izskatās Fenera starpsezona? Varbūt tā kopumā, ne tikai Artūra saistībā, bet kopumā. nu, man liekas, ka viņiem ir, nu, ka viņi vēl ar vienu būs starp tām top komandām, bet es domāju, ka viņiem ir ar tādu nelielu mīnuszīmi tā starpsezona, jo, nu, tomēr Nigels Heis Deivijs ir projām, Marko Guduričs ir projām, tur vietā ir nākuši, ja nemaldos, es te pat tabuliņas kaut kādas sataisīju. Nu, Jantunens no Parīzes, ja kas tāds Eirolīgā zināms spēlētājs, un tad ir tādi NBA džeki, ja tur paņemti klāt, kas, nu, man tomēr liekas, ka ļoti bieži ir tādas, nu, tāds vispār jautājums zīmes pa viņiem ir, teiksim, nu, kā tas NBA tie spēlē, īpaši jau jauni tādi, ja, kas, teiksim, tur tā, un nav bijuši tādi ļoti daudz tādu, varbūt, piemēri, kad atnāktu tie NBA tie čaļi un vajag dominēt. Nu, un, protams, tur, ja skatās, tur Nants atnāca, tur viss kārtībā, ja, un, teiksim, tie piemēri ir, bet, Nu, ir visādi. manuprāt, jā, vairāk tomēr, manuprāt, ir, nu, kad nē. Kad nu, nav tāds dominants, tomēr tas Eiropas basketbols prasa adaptēties. Tā kā es domāju, ka viņi bišķiņā tādu mīnus zīmi, bet es kaut kā, teiksim, tādu savu power rankingu, mums tas starp komentētājiem ar tādu prognozēšanu, un es, teiksim, viņus tajā četrniekā tā kā ielieku. Nu, tā, ka viņi varētu finišēt tajā četrniekā un pacīnīties par Final Four. Nu, man šķiet, Kā? ka es esmu saklausījies lietuviešus, kuri stāsta, ka Jasikevičam tagad ir nākamais tāds individuālais personīgais mērķis tikt tajā NBA tomēr. Mm. Un tad es aiziešu tajā radošajā virzienā mazliet. Man liekas, ka Šāras Magic varētu nostrādāt. Un ka viņš kaut kādā veidā prasīs salikt tos
varbūt uz papīra netik izteiksmīgo sastāvu prasīs salikt un sadzīvot arī ar tiem NBA džekiem. Jo nu, pats tagad būs fokusējies uz to personīgo mērķi, kļūt par NBA treneru, un tad viņš varbūt, nezinu, izmainīs kaut kā arī sev. Viņš jau ir arī līdz šim rādījis, ka viņš maina gan to basketbolu spēlēto, gan varbūt nu, nākamais solis droši vien būtu kaut kādā ziņā komunikācija, ja viņš tiešām tā kā plāno to NBA ceļu izvēlēties. Un, Jā, tur vairs nevarēs bļaut tā kā uz rolu turējās pirmajās Barcelonas sezonās. Tur nu, jā, bija viņam jāmāk kaut kā sadzīvot īpaši tagad, nu, ar katru nākamo paudzi ar vien vairāk. Man liekas, ka tas izmainās. Tu jau vari kā treneris noteikti ļoti labi to pieredzi. Tā kā, jā, es domāju, ka es tā kā lieku uz to, ka viņam ka viņam izdosies ar Takeru un Bostonu viņiem sadzīvot. Un arī es, es redzu, ka ja viņi tiešām realizē to savu potenciālu, tad tur var sanākt arī, es tev piekrītu, četrnieku komanda. Un, es teiktu, ka droši vien ļoti būtiski būs tas, cik ātri tie džeki pieņems to aerolīgas basīti. To nu, būs, intensitāti, tās prasības, vai ne? Nu, tas, ka nav tāds čils tomēr, kāds tas ir nav tāds, bijis tas regulārajā. plašums nav. Nu, tāds, gan bišķiņ tomēr tas laukums ir to 1 metru vai cik tur platāks, ja tur un tās aizsardzības ierobežojumi, kas ir, un tev nav tā kā visu laiku NBA tie pilnie soda laukumi, ja, ka tur kā, nu, tiec savējiem garām, nu, ja nav tur kaut kāds elitārs rimprotektors, nu, tev bieži vien ir tā kā koridors, un nē, nu, Eirolīgā tā nav, nu, tu spēlēsi pret Madridu, un tu domā, kāpēc tur nav vietas vispār tajā, tur Tavares nostājās tur pa vidu un viss, bet, un interesanti būs pastīties to Tyler Hortonu Tucker. Jo, ja tu atceries, bija pirms kaut kādām pagājušā vai aizpagājušā sezonas kaut kādā tajā FIBA superkausā, viņš bija tas, kas to G līgas, tā izlases sastāvā, kur viņi zaudēja Unikahai. Nu, tur nu, briesmīgi. Un viņš saka, šis jau nav tas, par ko mēs sapņojam. Mēs jau neviens neesam sapņojuši spēlēt freaking Eirolīgā vai kaut kur, un mēs tagad kāšam šitādiem džekiem. Nu, un tagad viņš ir lūdzu. Varēs savu parādīt, savu to prasmu, visu, kā tev te ies. Ļoti Tā. labi. Bet, jā, šo es biju palaidis garām. Interesanti. Bet, nē, nu, man šķiet, ka Šaras jau arī, nu, es jau nedaudz pieskāros tam, viņš arī tomēr izmainīja. Un pagājušo gadu Fenners arī nespēlēja gluži tādu nenormālo sistēmas basketbolu, kādu Šaras spēlēja iepriekš, gan kādu viņš mēģināja Barcelonā, un, protams, arī Žalgirī jau viņš to pielietoja. Viņš tomēr ļāva brīvību, un tas pats, nu, mēs redzējām kaut ko tādu. Tur Heis Deivis izcīna bumbu, pats iet pāri laukumam, uzsāk uzbrukumu, tur ar muguru pret grozu nostājās un caur postiņu veidot uzbrukumu. Tas ir kaut kas tāds, kas liecina, ka Šāras pieņēma to, ka šādā veidā arī var spēlēt basketbolu, un nu, tas diezgan labi arī beidzās viņam. Man liekas, ka tas arī varētu nākt par labu gan tiem džekiem, kas tagad ir klāt no NBA, gan nu, droši vien Šāras arī ir sapratis, ka varbūt viņiem ir jādod tā vaļa. Nu, es domāju, ka noteikti tas jau, viņš jau nav vienīgais tāds piemērs. Mēs paskatāmies arī tas pats Barcoks, nu, kāds viņš bija, Jā. teiksim, tajā pirmajā olimpiākos tajā piegājienā, kad viņu tur atlaida, viņš tur bija tā kā off un atnāca atpakaļ. Nu, arī viņš tā kā atraisīja tās rokas tiem spēlētājiem. Tad, zin kā, vēl paliek vēl viens tur tāds, kad Žēlko, zin kā, palaidīs tā kā bišķi vaļīgāk un pasēdēs, varbūt nebūs tik, Nu, tik viņš arī, man varbūt. liekas, tomēr nu, ok, es tā kā pieņemu, ka ne tik ļoti Vēl to vaļīgi. komunikāciju, tas pat Jā. vairāk. Zini, viņš jau no 2 minūtes ir parasti tik sarkans tur un tur jau sasvīts varbūt vairāk nekā dažs labs čels tur tajā laukumā, zin kā, un dod virsū. Reāls izmaiņas jau Atamans arī tomēr ir ļoti citādāks nekā Jā, karjeras sākuma posmā. Jā, vai. Īsumā tas visos līmeņos ir. Es atceros, ka par Robertu Šelmacheru tā stāstīja pēc tā Ventspils laika, kad viņam beidzās Ventspilī, tad viņš tur bija brīvāks un atgriezās Valmierā. Tad tur arī teica, ka tur ir citādāk, nu, tie, kas bija spēlējuši gan tur, gan tur. Tā kā droši vien tas vispār ir tāda trenera ceļā kaut kāds, nu, nezinu, mācību posms, atskaites punkts, kur tu izdara kaut kādas secinājumus. nu, Un jā. Ja, nu viens, tas saka, Itūdis gan man liekas, ka vienīgais vēl ir tāds tiešām palicis, kurš, viņš jaunāks, viņam, zin kā, tas jau var viss nāk bišķiņ ar vecumu un jā, viedumu. viņam tā žēļko skola vēl Jā, sēž jā. asinīs. Jo es atkal uz tām komandām, es tā parasti tos depčārtus tur pastos, kas tur pienācis klāt, kas tur aizgājis, un, teiksim, nu, jau pa tiem pieminētiem līderiem, ja, kas tur ir nomainījušies tajā Fenerā, nu, tad ir vēl tas jautājums viņiem, nu, skaidrs, ka Baldvins, Hols, tas jau viss viņa pagājušā sezona, tas bija Berovičs aizdīma, manuprāt, labāko sezonu, ja, pagājušajā gadā.
Un kāds Vilbekins atgriezīsies. Ja? Nu, pagājušā sezonā viņš nospēlēja tikai 2 minūtes Eirolandā. Kaut Mm. kāds nepilns 3. Ja? Un viņš dabūja to season ending traumu. Un es domāju, nu, tā tur arī nu, mūsu spēlētājiem būs Arturam. Nu, Daudz kas vispār parunājam. būs atkarīgs. Parunājam par mūsu spēlētāju. Nu, reāli ir 9 aizsargi. Viņš tajā hierarhijā, kā es redzu, varētu būt nu, kaut kāds sestais, varbūt nu, visādā ziņā, gan pēc statusa, gan algas droši vien. Bet, nu, Nu, protams, viņš tu ir skaties izteiktākais deviņus, points. tu skaties tā kā Ne, nu, kopumā Wikipēdija. Mm. teiksim, pirmās, otrās pozīcijas spēlētājs. Bet, nu, kopumā viņš tomēr ir tāds, es pat teiktu, varbūt vienīgais tāds visizteiktākais pointgārds komandā. Jā, jā. Jo tas Jo, Boltins, jā. Vilbekins, tie ir tomēr tādi vairāk skoreri, Hols tāpatās vairāk skorers, tas Mm. Hortons Takers, tāds, manuprāt, tīrs otrais numurs tāds, cik viņi tur no NBA kaut kādiem bišķiņ tur atceros, Mahmatoglu metējs, jā, un kas tur mums ir Merts Eksikoglu, ja godīgi, es zinu, kā Nu, Eirolandes labi, tie, kontekstā, nu, tos turks tie, tur īstenībā jā, nav jā. liels jēgas tur Nu, Bostons, iegaumēt. bet Bostons ir tāds lauznis vairāk, man liekas, nu, viņš tāds. Bet Vings arī tāds, Vings, Jā, pareizi. Vings, jā. Jā. Bet nu jā, es tomēr paredzu, ka tas Baldvins un Vilbekins jau būs pirmās izvēles. Es pieļauju, ka viņi spēlēs kopā, un tas varētu Artūram varbūt palielināt kaut kādu iespēju arī nu, nākot no soliņa, tik pie kaut kādām minūtēm. Bet nu, noteikti būs arī tā, ka Vilbekins un Baldvins nespēlēs kopā, un tad viņi dalīs tās nu, nomināli pirmā numuru minūtes. Nē, nu var jau būt arī tāda situācija, ka tu vispār spēlē uz tām divām aizsargu pozīcijām, trīs spēlētājs rotē. Un viss nemaz tur ceturto īpaši iekšā nelaid, vai arī tu ielaidi viņus kaut kādām tur, nezinu, vienu uzbrukumu, vienu aizsardzību. Nu, varbūt Artūrs gluži nav tas, zin kā kādreiz tur ir tā, ka tu iemet to ceturto džeku uz kaut kādu ceturdaļas tur beigām, uzsis to piezīmi, ka līderi noņem nos, viņš varbūt nav gluži tas, viņi drīzāk tu tur, nu, Vakar, starp citu, piedos to pārtrauc, vakardien Turcijas superkausā bija tā beigās, ka Žagaru lika uz uzbrukumu un ņēma nost aizsardzību, tur, kur bija iespēja. nu, jā, par to iet runa, jo es saku, uz uzbrukumu uz kaut kādu sāsinājumu, jā, bet uz aizsardzību gluži tu viņu, tā kā, nu, tas jau atkal treneru jautājums, jo viņš, teiksim, kā tur katra tā spēlētāja, ja tur varbūt ir kaut kādi tie turki vai kaut kādi, kas tur nosēdējas, ja, uz tā soliņa viņš tur uzbrukumā neko nedarīs, bet viņš tur ieķersies tajās 20 sekundes nokapās tajā aizsardzībā, uzstīs to piezīmi, tā kā vajag. Bet, nu, jā, nu, viņam jācīnās par savām minūtēm. Es tur, nu, teiksim, ja pagājušajā gadā viņam bija kaut kādas 14 laikam vidēji, bet tās spēles jau nebija daudz. Nu, 15 minūtes, ja? nu, 22 spēles, nu, vairāk nekā puse, bet nu, tāpat tās. Tur bija arī kaut kādi, nevis droši vien, bet pavisam noteikti bija apstākļi, kas salikās viņam Bet veiksmīgi. viņš play-offos nespēlēja. Jā, nē, nu, apstākļi veiksmīgi Tas bija salikās tikai. sezonas pirmajā pusē, tad, kad izkrita tur viss pēc kārtas. Beigās viņš pats arī uz kaut kādu brīdiņu. Un tad sezonas beigās, tad, kad jau nu, šķiet visi izņem, un tā kā Makolums bija klāt, un arī visi izņemot Vilbekim bija atpakaļ, tad Artūrs vairs nespēlēja. Tas droši vien Ne, arī par to ietekmē iet kā. arī runa tādā ziņā, ka nu, tas tāds varbūt no kluba vadības nav tāds arī baigais tāds, nu, tas signāls, ka tev tā baigi neusticās, un tev tā kā izkrīt līderis, un nav tā, ka, nu, rekur, tev ir iespēja vieta tukša, spēr to soli uz priekšu. Viņi paņem 37 vai 38 gadīgi, ja tādu Eiropas veterānu. Tas Un, Makalums pat varbūt nebija tāds baigais Eirolīgs, viņš tur pārsvarā visu to karjeru tādos labos Eiropas komandās jā, spēlēs. viņš bija peļņā, kā saka, atbraucis uz Jā, Eiropu. Bet, nē, un vēl jau bija taču pašā sākumā, kad izkrita Vilbekins, viņi paņēma Skyleru Meizu. jā. Nevis uzreiz deva Žagaram. Nu, viņi tā kā deva Žagaram iespēju, bet viņi tāpatās meklēja vēl kādu. Un Viņam tad attiecīgi bija skaidrs, kas būs tā žagara pozīcija, kas ir tā viņa vieta, un neskatoties no uz ko viņš paliek tur. Un tad, ja kaut kas krīt ārā, viņi no malas tad tā kā aizpild, nu, novēl viņam tā kā, nu, lai uz viņu varbūt šo sezonu vai kaut kā skatītos jau savādāk. Nu, tā, ka viņam, teiksim, dot, ja kaut kas, nezinu, vai trauma vai kaut kāds tur, nezinu, slodzes vai kaut kas, nu, ka viņam iedot to ekstra, bet atkal tas jau viņa paša jautājums ir, cik viņš pats būs gatavs, cik viņš, teiksim, būs tur, nu, jo nu, šogad jau tā slodze kopā tā Eirolandā, ja tā pastāstās, 20 komandas tagad ir. Un jau pirmā nedēļa, jau garā nedēļa. Ja viņi tikko kā nospēlēja, ja tu sāki skatīties superkausu, es neskatījos. Superkaus tagad būs divas Eirolandes spēles, ja ne, un aizies tāds weekendos, Turcijas aizies čempions Turcijas tā sākās. Jā, superlīga. Un griezīsies visu laiku tā. Nu. jā. Es tiešām, nu, es arī neesmu ļoti tā kā optimistisks. Es zinu, ka pēdējais līguma gads, un it kā jau, nu,
Tur tāda optimistiskāka saka, ka nu, jā, tad viņam tagad jādod tā iespēja, un ka ja jau viņš ir paturēts sastāvā, tad viņam dos. Bet man liekas, ka Feneram tā viņa alga nav tik būtiska, lai viņi nepaturētu viņu. Es jau to esmu teicis iepriekš, kā tāda apdrošināšana. Nu, salīdzinoši priekš Fenera iespējām, salīdzinoši izdevīga apdrošināšana tādām lūk reizēm, kādas gadījās pagājušajā sezonā, kad tur izkrīt spēlētāji. Un ka nav tā tas. Nu, bet, zini, to šāru baigi grūti izprast, jo citreiz viņš, nu, vakar arī viņš uzlaiž žagaru pamatā, pamatu pieciniekā. Un skaidrs, ka tajā Turcijas līgā droši vien viņš arī spēlēs vairāk, nu, vai būs ar vairāk iespējām. Nu, noteikti, un tur atkal tiem turkiem būs jādod spēles. Es neesmu noteikti daudz labāk zinu tos Turcijas noteikumus, cik viņiem tur leģionāri var spēlēt, cik viņiem vietējiem jāspēlē. Tur, ja tur katrā līgā tas bišķiņi tur atšķirās, jo, zinu, ka, man liekas, Wikipēdijā pat grieķu komandām ir divi rosteri. Viens ir tas depčārts uz Eirolīgu, un otrs depčārts ir uz, tā kā uz Grieķijas. Rekur viens ir nopircis Oho, to, kā sauc to, to Starlink. Starlink. Īstenībā ļoti patīkams pārsteigums, jo nekur Ah, nerādījās. Es arī brālēnam pavaicāju, kurš strādā Air Balticā, ka nebūs, bet tomēr ir. Un tikko pacēlāmies, tā kā es beidzot esmu klāt un atvainojos par nokavēšanos. Tuvāk tiem ļoti labi. satelītiem vienkārši esi labāk ķer uzreiz. Zini. Lūk, šis ir līmenis. Nu, tā Jā. kā tu pārsteidz arī pašus savus kolēģus. Es tev rakstīju, atsakoju, kas. Ah, jā, Tā nu kā, es neesmu jā, tagad. jā, nu, prasīju, un tad, jā, izmēģināju. Es Super. kaut kur nosatu jūs no domas. Šis mazliet sabojā man vakar, jo būs sarežģītāk montāžas process jāveic. Bet es pieņemu. Bet Starp citu, kā ir ar kaut kādu background noise, man nav tā, ka man baigi fona trokšņi ir. šobrīd nav. Ok, ok. Jā. Klau, nu, tad tu vari iedot arī savu skatījumu. Mēs izrunājam jau Feneru un Žagaru. Tad tu varbūt vari iedot tādu koncentrētu savu skatījumu par to, droši vien kopā, kā Žagaram ies un kā Feneram ies. Mums vakardienas Turcijas superkausā redzētais ļauj domāt, ka viņam varbūt ies labāk nekā varētu šķist. Optimists ir Es, ieradies. jā, bet man kopumā, es gribu teikt, ka es raugos, nevis es gribu teikt, bet es saku, ka es raugos optimistiski tā iemesla dēļ, ka ir neskaitot Baldvinu un neskaitot Folu un neskaitot Vilbekinu, kurš nāk atpakaļ no traumas, visi pārējie, kas ir perimetra spēlētāji, piemēram, Tēlens Hortons Takers vai Brendons Bostons, viņi ir pirmgadnieki. Un tas arī ir pirmkārt iemesls, kāpēc es kopumā tā varbūt ar tādu skepsi raugos uz Fener iespējām. Un tas arī ir kaut kur es redzu, ka tas var Žagaram palīdzēt. Jo man liekas, Eirolīga ir pārāk prasīgs turnīrs, lai tu varētu paņemt divus rookies un viņi uzreiz varētu sekmīgi performēt un būt labi. Es nesaku, ka viņi jābūs slikti, bet es domāju, ka kopumā tas, ka tur ir parakstīti pirmgadnieki, nevis, piemēram, starpsaules laikā tur baumoja kaut ko par Mīciņu un citiem spēlētājiem. Tas, manuprāt, no Žagara pozīcijām ir labāk, ka tev ir nosacīti konkurē ar diviem rukijiem, nevis tur ar kaut kādu Mīciņu, kurš ierastos jau ar statusu, ar pavisam citām prasībām, ar pavisam citu algu, vai tur jebkurš cits Eirolīgas pieredzējis aizsargs. Vajag, bet tu gribi teikt, ka Žagars pēc status ir tāpat kā tie divi džeki, kuriem ir. Pat ne pēc statusa, bet vienkārši, ka, teiksim, es redzu viņam kaut kādas labākas iespējas konkurējot ar diviem rukijiem, kuri vispār tādā FIBA bullet basketbolā būs pirmo reizi savā mūžā. Nu, es atkal domāju, ka ar viņiem viņš praktiski, nu, mēs jau ar Andrēju runājām, ka viņi nav viņa teiksim, tiešie konkurenti. Tie tomēr ir tādi vairāk tādi uzbrukošie aizsargi un Žagaram, nu, viņš ir tāds tīrais saspēles vadītājs. Es domāju, ka viņi tie konkurenti būs Baldvins, Hols, nu, tie, kas būs visticamāk, un Vilbekins, nu, kas, nu, tie būs trīs no diviem tiem starting ārējās līnijas spēlētājiem, un savukārt uz tiem holiem, ne Bostons un Hortons Takers, un tie tādi vairāk tādi jau tā kā no aizsargu uz vingu, kaut kas tur, nu, pa vidu tādi bišķi spēlētāji. Bet, nu, atkal par to Žagaru, nu, ar viņu, tā kā Andrēs jau teica, nu, kaut kādu, mēs jau ceram, ja, kad, nu, kaut kāda tur tā iespēja, bet, es domāju, Eirolīgā neviens jau uz viņu tur kā necer un negaida. Tev ir Īpaši 25 Feners. gadi. Jā, Īpaši jā, jā. Feners. Teiksim, mēs tur Latvijas izlasē, nu jā, jādod iespēju, jo mums jau nav neviens, kas viņam aiz muguras tā kā elpo un tā kā gatavs to viņu vietu paņemt. Eirolīgā jau pilnīgi savādāk. Tas ir atvērtais tirgus. Nu, atvērtais tirgus ir pilna pasaule ar, teiksim, super talantīgiem spēlētājiem, kas tikai gaida to iespēju, ja, lai viņam, teiksim, kāds viņu iedot un viņš būs gatavs
gatavs viņu paņemt. Un it sevišķi, teiksim, te Eirolīgā un tajā viņa pozīcijā, ja tā skatās tajos elitārajos klubos, ja, nu, kas ir tie top klubi. Nu, tur jau pārsvarā ir amerikāņi, tie ārējās līnijas spēlētāji. Reti izņēmumi ir tādi, kas ir tie pamata saspēles vadītāji, ja kas tur taisa to rezultātu, kas ir vietēji eiropieši. Nu, maz, vairāk Kristiāna, tomēr amerikāņi. Kristiāna, tad, kad tu nerunā, tu varētu uzlikt mute. Citādi Ah, man ok, dzird, ko ok. tev saka, un ka tev Viņi ir tur nolaižās. jāpiesprādzējas. Bet, jā, es arī piekrītu Gunteram, nav jau daudz tādu piemēru. Es pat nezinu, kurš man Maudolo, es nezinu, kāpēc man pirmais ienāca prātā, kurš arī visdrīzāk būs no benča Žalgirī. Tu domā, tā kā eiropieši? Jā, Ne, nu nu, kā, nu tādas Lukas ir, nu, visu karjeru bijis, teiksim, tāds, nu, top saspēles, tas pats tur Micičs, kā Latis, tur tāds, nu, pa pusē amerikāns, bet, nu, teiksim, tādā ziņā, ka viņš ir, nu, nu ir, bet tie ir baltais, viņš nav izņēmumi. tas, Tā. jā, tie ir tādi, nu, bet, nu, pārsvarā skaties, nu, jā, visi Maiki, Džeimsi, Larkini, visi tie, kas tur ir tie, nu, Nē, nu ja pat, pār Jordan Lloyd Pantheri, ja, nu, visi tie, jā, nē, nu, jā, tev un jābūt ir tādam spēlētājam kaut kur ārējā līnijā, kurš var uzlauzt to aizsardzību, kurš var pats radīt sev un partneriem tās situācijas, nevis tikai pāriet pāri, parādīt tur, nezinu, kombināciju un iedot tur piespēli pa labi, pa kreisi. Nu, tas jau, to tu nekur baigi tālu netiks vairāk. Nu. jā, labi. Noprognozējam Žagara to statu līniju šajā sezonā. Nu tā, lai interesantāk. Iedodam kaut kādu fantāziju. Pamēģinām. Es arī iedodu pagājušās sezonas, tātad 22 spēles, 13 bija pamatā, 15 minūtes, 5,9 punkti, 1,1 rebounds, 2,3 piespēles un 3,5%, 32,4. Mēs tad iepriekš jau vienojāmies, ka šie ir tie rādītāji, par ko mēs padomājam un iedodam savu prognozīti, kā būs šosezon. Gunter, tu vari sākt? Es domāju, ka spēles varbūt būs vairāk, vai sākuma piecinieks būs vairāk pa 13. Nezinu, varbūt nē. Vai viņam būs daudz vairāk minūtes, nedomāju. Tās pašas 15, kas ir priekš tāda otrā, priekš backup point guard. Un tie nepilnie 6 punkti, 15 minūtēs ir arī pietiekami solīda statistika. Es domāju, ka nu, viņam tas ir jāmēģina tur atkārtot. Varbūt tik uz kaut kādu metienu procentu rēķinu, ja viņš tur sāk mest tuvāk 40%, piemēram, no tālienes. Ja? Nu, tad varētu tur, nezinu, kaut kāds nepilns punktiņš pienākt klāt, bet tā, ka tur būtu kaut kāds lēciens tieši, nu, tad tagad metīs 8 vai 9, ja? Es domāju, ka tā nebūs. Es domāju, ka plus mīnus palielināsies. Es ceru, ka palielināsies vienkārši šī spēļu skaits, ko viņš aizdīs. Es tad paturpināšu. Man ir no 38 regulārās sezonas spēlēm, un plus vēl tad playoffs, bet nu, es parādu 28 spēles. Tu galvenais, lai ir veselība viss kārtībā. Paredzu, ka būs kādas 5 pamatas sastāvā. Būs mazāks spēles laiks, kaut kur 12 minūtes, jo, manuprāt, mēs jau iepriekš runājām, ka es domāju, Baldvins ar Vilbekinu ne tikai spēlēs kopā, bet dalīs arī pirmā numura minūtes. Un tad tas varētu samazināt kaut kādas žagara minūtes nedaudz. Tad 12 minūtes, bet būs burtiski par 0,1 punktu vairāk, būs 6 punkti vidēji, jo būs 3,5% augstāks. Ja pagājuši bija 3,2, nu tad kaut kur tur, nezinu, tuvāk arī tiem 40, tur 3,8, 3,7 kaut kas tāds varētu būt. Tā ir mana prognoze, un tagad Kristiāna stāvīja 20 plus 5 no Žagara. 15 plus 8. Nu, tik traki nebūs, bet es prognozēšu spēles vēl vairāk. 32 spēles būs no 38. Starta pieciniekā gan nebūs praktiski necik. Es domāju, ka uz vienas rokas pirkstiem varēs saskaitīt. Jo es domāju, ka Fenerbahčs, protams, to nevar prognozēt, bet ja viņi būs veselāki, tad tur nav īsti kaut kāda pamatojuma viņu laist starta pieciniekā. Nav īsti tādu pretinieku, pret kuriem tagad Žagaram jābūt starta pieciniekā, tur Veita Baldvina vietā, piemēram. Punkti es piekrītu Andrejam, ka varētu būt tikpat, jo es arī redzu, ka tas 3,5 metienu procents vajadzētu viņam nedaudz pakāpties uz augšu, kur jau uz 37, 38 tas jau būtu ļoti solīdi. Un es domāju, ka viņš ir kaut kādā veidā aprats pie tās fizikalitātes, un tas varētu parādīties kaut kādos nedaudz varbūt vairāk caurgājienos un situācijas sāsināšanā.
kas atkal rezultātos aptuveni 3 rezultīvās piespēlēs. Tas jau ir augsts rādītājs. Jo cik bija divas kaut kādas bija vidēji, ja tagad Bija pagājušajā sezonā. 2,3. Jā. Nu jā, nu tad es teikšu, ka 3,1 būs. Tas jau ir ļoti solīdi. Nu, es priecāšos, ja es būšu aizšāvis garām ar savu prognozi, un Artūrs spēlēs vēl vairāk. Bet ejam tālāk. Turcijā mums tur vēl viens latvietis Šmits, Anadolu Efes. Viņam otrā sezona Efesā, bet kopumā tāda 8. sezona Eirolīgā. Mūsu spēlēm bagātākais Eirolīgas spēlētājs. Nu, man šķiet, ka Efes ir tāds jaudīgs sastāvs savākuši, kā jums izskatās. Gunter. Nu, man viņi īstenībā arī es viņus uz robežas liku starp tām komandām, kas varētu tur būt četrniekā. Nu, es te domāju starp Feneru un Efes. Un es tā kā, nezinu, varbūt tās pagājušās sezonas kaut kā nopelniem to Feneru uzlikt bišķi augstāk, bet es nebrīnīšos Efes arī. Tur man patīk, kā viņi ir papildinājušies starpsezonā. Viņi tādi ļoti, ļoti, ļoti nu, dziļi palikuši. Un, tā kā es domāju, ka viņiem būs laba regulārā sezona. Nu, Bryanta vietā ir Kordiņē, tad ir Man klāts patīk. Vēlers Babs, ir ļoti labs arī saspēles, kā otrais saspēļdošanai aiz Larkina. Larkins ir arī Man liekas, viņš bija pagājušajā gadā labākais aizsargs, ne? jā, Viņš jā. vismaz stīlos, viņš bija pirmajā vietā, un kad tik viņam neiedeva, arī es neatceros tā no galvas, bet kad tik viņam neiedeva ar labākā aizsardzības spēlētāja. Tā kā, nu, tas ir baigais papildinājums Jā, jau un, zin tālāk. kā, Boboā ir it kā jau karjeras otrā pusē, bet es domāju, ja viņš ir vesels, viņš arī var iedot kaut kādu stabilitāti un tādu drošību kaut kādā limitētā spēles laikā. Lloyds, protams, klāt, Dozjers, jā, tie ir džeki, kur droši vien varētu arī tikpat labi NBA spēlēt, bet ir jau ar kaut kādu pieredzi šeit Eiropā. Nu tā, un NBA spēlētājs Svaiders ir klāt trešajā pozīcijā. Nu tad jā, man Tas bija tāds trešais, ceturtais numurs, viņš tāds metējs. Es tā skatījos, viņš tur kaut ko diezgan labi metienu no distances. Bet kas man liekas, viņam arī garais gals, nu viņam papajāni paņēmuši ir, teiksim, tāds, ka viņi var spēlēt dažādāk. Ja, piemēram, ka viņiem ir tas Kaišs Džons, būs tāds, visticamāk, tā kā katrā Eirolandes komandā ir tas 1, 2, 0, 6, ja tāds tur, kas leca galvu stīpā iekšā, tāds rimrunners, un savukārt tur tas Papajāns ir atkal tāds, kurš var izplest laukumu. Un tajā pat laikā viņš ir, man liekas, aizpagājušā sezonā bija labākais līgas bloķētājs. Nu, viņš viņš jau liels ir. Panathinaikos tā. Viņš ļoti liels Jā, ir. viņš ir liels džeks un ar metienu no tālās distances. Tas viņam tā ārējā, priekšējā līnija, garie spēlētāji, visi būs, izņemot tas Kaišs Džons. Visi būs ar metienu. Nu, arī Porijē, Vincents Porijē, ja kad viņš tagad ir traumēts, nāks atpakaļ. Tā kā viņi ir ļoti dziļi un viņi varēs spēlēt daudzveidīgi. Un man liekas, ka arī viņam tas Semušs Hazers, jau, es ceru, ka tas būs, teicot, ka beidzot kaut kādam turkam arī viņi iedos tā kā uzspēlēt. Viņš pirms pasaules Eirobasketā parādīja, ka viņš, teiksim, ir tāds ļoti labs tāds aizsardzības spēlētājs, tāds enerģijas žeks. Jā, jā, jā. Es teiktu, Vai ka nav tā? Šmits, Osmānija, Papajānis, Džons, un tad, kad vēl nāk atpakaļ Porijē, kas ir viens no Eirolandes labākajiem centriem, es gribētu teikt. Tad tas ir. Es reāli redzu šajā komandā tīru sastāvus, uz papīra skatoties, ka tā ir tāda visai reāla Final Four kandidāta. Kristiāna. Jā. Bet vai nav tā, ka viņiem iztrūkst kaut kāds tilts savienojums ar mazajiem un lielajiem, jo tomēr arī tas Svaiders, viņš vairāk tomēr ir šeit. Savukārt pie mazajiem, es nezinu, kas tur BJs Dožers ir tāds, kurš tur pa 3 nospēlēt, vai Kortiņē, bet viņi tomēr arī reāli vairāk ir tādi aizsargi. Par Hāzeru, man liekas, ka man nāksies, tur apvērtāt, jo tur vienkārši ir super plaši tā aizsarga rotācijas, piemēram, nezinu, kāpēc viņiem vispār vajadzēja Jordan Lloyd. Skaidrs, ka viņš ir ar Eirobasketu paceltās savas akcijas, bet tur tik un tā ir ļoti labi dziļi aizsargu līnija. Man likās, ka Lloyds tur ir pat tā kā liekas, jo nav tā, ka viņš bija pagājušas un kāds top Eirolandes aizsargs. Viņš bija labs spēlētājs, labs aizsargs, bet tas kaut kāds polijas izmases paveiktais, jo viņam ir iedevis to kaut kādu nodoklīt klāt, vai kā to nosaukt, kādā veidā pacēls tas viņa akcijas, lai gan realitātē nekas tik ļoti, man liekas, viņa kontekstā nav mainījies. Viņš vienkārši nonāca komandā, kurā viņš ir labākais spēlētājs. Tas pats būtu noticis arī, ja viņš būtu, nezinu, uzspēlējis Champions līgā VFA, tad viņš arī būtu komandas labākais spēlētājs, bet vai tāpēc viņam uzreiz dotu Eirolandes top komandas, nevis top komandas līgumu, bet vai tas ir iemesls tagad visiem stāvēt rindā pēc viņu? Es nezinu. Tu tagad raksturoji Artūru Žagaru pēc pasaules kausa 2023. gadā.
Jā. Žagars vēl tomēr, zin, kā Žagars bija ar tādu augšupejošu līkni. Lloyds tomēr jau ir, kur viņš bija. Viņš bija Zenītā, viņš bija Zvezdā, viņš bija Valencijā, viņš ir visur jau bijis. Un tagad Monako, nu, objektīvi, viņš bija ceturtais aizsargs. Tajā rotācijā aiz Maika Džeimsa, aiz Kobo un arī aiz Strazā. Un, Tikai viņam ir viss kur tā pieredze. Spanolim viņš ļoti patika. Nu, jā, bet es vienkārši nesaprotu, kam viņš bija FSF tik ļoti vajadzīgs un kāpēc arī Madrid par viņu cīnījās. Abās komandās tur aizsargi ir pārējiem. Man tiešām liekas, ka FSM tā varbūt lielākā problēma ir tas, ka nav tas kaut kāds tilts starp mazajiem un lielajiem. Nav tāds izteikts vings. Nu, tieši Nu, tāpat es kā domāju, ka tas Federam nebija vajadzīgs doziers un žagars. Tieši tāpat kā Federam nebija vajadzīgs žagars pēc tā pasaules kausa. Nu, tā, ja tu tikpat labi varētu ielikt viņu tajā pozīcijā. Man liekas, ka tas sastāvs jau, tā sastāvā komplektācija arī parāda, ka tas Kordiņē spēlēs daudz pa trīs. Un viņš droši vien būs starting five kā trīs, un tas arī būs tas tilts. Es nezinu, par kāda veida spēlētāju tu runā tad īsti trešā numura pozīcijā. Nu, tā kā Mario Kazoņa, tas pats ir mans nefavorīts, Fils Klaiberts, Gabriels Deks. Nu, tāds varbūt arī, kurš var nospēlēt par četri, bet kurš ir tāds izteiktāks trīs nekā Kols Svaiders. Nu, manuprāt, teiksim, ja tāda izvēle, tad es pat trīs labāk redzu Kordiņē nekā Deku un Hezoņu. To es labāk, teiksim, man vismaz tā liekas, ja viņiem tā jau tā garā līnija ir tādi diezgan lieli, ja pieņemsim tie ceturtie numuri Osmani un Šmits, viņi tādi gan izvēle tā kā 4-5, nevis 4-3. Un ja tu vēl tādu vairāk tādu uz ceturto numuru to vingu uzliec, tad man liekas, viņiem tā dinamika tai komandai pazūd un es, teiksim, tādas ātrums, un tad labāk ir kustīgs ceturtais numurs nekā tāds manā vismaz tādā saprašanā, nekā tāds oversize, teiksim, trešais. Ja? Un es domāju, ka varbūt tas viņiem bišķiņ tādā ziņā izbalansē to sastāvu. Ne, nu ir Un jau man, teiksim, daži. tas Kordiņē, jo es zinu, ka viņi jau pagājušajā sezonā tur Spāņas paklausījos, par to Korta Madridi jau to Kordiņē briesmīgi gribēja. Viņi tieši skatījās to Kordiņē, un ka viņš īstenībā ļoti labs spēlētājs. Jā, jā, jā. Es teiktu, ka ir vienkārši dažādi veidi, kā komplektēt komandas. Nu, viens ir, kur tāda, mēs runāsim vēlāk par Baskoniju. Viņiem tad ir tādi džeki, kur, tā kā Rodions, ja, kas ir tie tā Kristiāna kategorijā, ja es pareizi saprotu, tilts starp 3. un 4. pozīciju vai starp pārējiem un lielajiem. Citiem tāds nav vajadzīgs. Vēl jau jāatcerās, ka FSM ir jauns galvenais treneris Kokoškovs. Gan jau ar viņa svētību ir tas sastāvs vākts. Un Kokoškovs arī ir. Tās gan var būt kaut kāds faktors, tāds nezināmais faktors šobrīd, jo viņam ir viena sezona kā galvenajam trenerim Eirolandā ar Feneru, kas, es neteiktu, ka bija ļoti izteiksmīga sezona. Un pārējais ir NBA asistents pārsvarā. Arī neliela galvenā treneru pieredze. Jā. Tad es cities varu atgriezties uz brīdi vēl pie Kordiņē, kas man liekas interesanti, ka viņš savas karjeras labākās spēles un savu labāko basketbolu ir rādījis tieši kā pirmais numurs, kā sasmiņš arī soliņšties spēlēs. Tā kā viņš, protams, ļoti, ļoti daudzpusīgs, bet man arī laikam būtu tā, ka viņš man būtu tā galvenā izvēle pa 3 FSA, bet cik ļoti ērti viņš tur jūtas, tas man ir tāds latvērts jautājums. Labi, parunājam par Šmitu. Viņam ierastais konkurents arī Latvijas līdzjutēji prāt pagājušajā sezonā nepelnīti daudz spēlējušies Osmānī, kur tā doma droši vien ir daudziem mainījusies pēc Eiropas čempionāta, ka varbūt bija arī pelnīts tās minūtes viņam. Banki pagājušo gadu svaidījās, tur viņš it kā pat Osmānī deva vairāk tos starting fives, bet spēles laikā tur citreiz pat pēc tā pirmā iznāciena Osmānī vairs nespēlēja, un tad Šmits nospēlēja īpaši uz sezonas beigām, ja tur gandrīz vai visu spēli. Kā jums izskatās, kāda būs Rolanda loma šajā sezonā? Gunter. Man liekas, ka nekas daudz nemainīsies. Tur tās pāris minūtes, ja man liekas, pagājušā sezonā Rolim bija kaut kāds 18 komats, un Osmānī bija kaut kādas 16. Tur 2 minūšu starpība, un principā Rolis laikam bija labāks tieši 2-punktu metienu realizācijā. Savukārt Osmānī tur bija tas soda metienu elitāri, ja kaut kā 90, bet pārējais, man liekas, viņam tur praktiski ir viss vienādi. Gan tie iemestie punkti, gan, un man liekas, tur ir tikai apmēram tāds gaumas jautājums starp tiem spēlētājiem. Jo vismaz tā uz acu skatoties, es nezinu, es tur neesmu tāds analītisks džeks. Man izstāsta, ka Rols varbūt ir bijis tajā lopostā tāds labāks. Un Osmānija varbūt ir tādā hypostā un tādos pop-upos, tāds kaut kā vidējās distances metiens. Viņam bija tāds, man liekas, tāds bišķiņā ātrāks ir un tā.
bet tas varbūt ir tikai nu, tāds uz aci. Un es nebrīnītos, ja, piemēram, varētu arī pamainīties. Nu, piemēram, ka tas Osmanī varētu arī spēlēt vairāk minūtes nekā Rolands. Nu, es nezinu, vai tur viņi baigi skatīsies to, ka tur, nezinu, Rolim tur līgums lielāks vai vēl kaut kas. Es pat tām detaļām nezinu, es tā minu, ja, ka viņam varētu būt lielāks līgums nekā Osmanī. Bet tad atkal domā, nu, ja tam būs kaut kāds tāds labāks strīks un viņš labāk spēlēs, viņš dabūs lielākas minūtes. Es domāju, ka tur trenerim vispār nav. Viņam tādā ziņā laba izvēle. Ir divi principā vienādi spēlētāji. Nu, kurš vienkārši ir karstāks, to tu laid un spēlē. Un ne tā, ka tur kaut kas nepelnīts. Absolūti nē. Mēs pasaules kausā redzējām, ko tas Usmanī var, teiksim, vienā spēlē izdarīt. Nu, Jā, jā, protams, protams. Nu, mēs vienkārši tā kā no Latvijas līdzekļu perspektīvas. Eiropas Nu, tā. čempionātā es atkal Jā, jā, sajaucu jā. tos turnīrus. Nu, atvainojos. Bet man kā liekas, ka tieši tas Kokoško faktors, labi, bet es arī tīri fantazēju šobrīd. Nu, es tā kā neesmu super iedziļinājies, kā Kokoškovs, nu, arī nav bijis tāds liels sample size, kā viņš, lai mēs tā kā varētu secināt, kā viņš tur rotē. Bet ņemot vērā to viņa lielo NBA pieredzi, ka viņš varbūt tas treneris, kurš tā ļoti konkrēti var sadalīt lomas un minūtes, un ka viens būs visu sezonu starters, un otrs būs no soliņa. Un droši vien, ka šobrīd es pat zinu, kā arī tas Eiropas čempionāts ir tāds bišķiņ tāds recency biased. Nu, tā kā mēs tā kā paļaujamies uz, nevis paļaujamies, bet mūsu viedokļi ļoti ietekmē tas nesenākais notikums. Un tad, nu, laikam jau es redzu, ka Usmānija varētu būt starters un Rolands varētu nākt no soliņa. Kā tu redzi, Kristiāna? Paldies, mēs vēl nepieminējām vienu citu spēlētāju, ko mēs runājām pāris minūtes iepriekš. Kols Vaiders arī nāk iekšā šajā vienādojumā, un tur arī pieminēt, ka Kokoškovs nāk kā treneris no NBA, un tas manas kaut kādas bāžas ir par to, ka varbūt viņš redz tieši Svaideru kā savu pirmo un ceturto numuru, jo viņš tiešām gā līgā, viņam, es tagad no galvas nepateikšu, bet viņam bija ļoti labi procenti tīpaši no tālietas, viņam arī nekas, cik es redzēju, tas metiens ir tāds ļoti pateicīgs, zibenīgs un ātrāks nekā uz mani. Un, es domāju, ka viņš ienāk iekšā šajā vienādojumā. Tas man ir garāks. Viņš, kad met viņam no augstāka punkta iziet tā bumba, viņu grūtāk nosakt. Nu, ir, jā, bet arī pagājušajā sezonā, arī šajā vienādojumā bija Dereks Vils, kurš, ja nemaldos, vai tik tā nebija viena no pirmajām spēlēm pret Panathinaikos izslēgšanas spēlēs ceturtajfinālā, kur Rolim neaizgāja, kaut kas nebija arī ar Osmanī kārtībā, un tad Vilis sāka šaut ārā, un tad, man liekas, ka tu pirmo sērijas pusi viņš bija tā kā galvenais ceturtais numurs, tad uz beigām atkal banki uzticējās vairāk Šmitam. Un tagad atkal mēs nevaram vairs kaut kur cerēt, ka savējais treneris kaut kur varētu pavilkt Šmitu, un tāpēc es tā diezgan piesardzīgi kopumā raugos uz to visu, neizslēgt vēl to, ka Kols Svaiders tur nevar kaut ko pateikt savu vārdu. Paga, vai tad banki negremdēja visus latviešus? Nu, tas, kur ieskatos, ja, piemēram, Eirolīgas ceturtdaļfinālā mēs redzējām, man liekas, pēdējās divas spēles bija tādas, kur viņš izvēlējās tos spēlētājus, ka viņš vairāk uzticās, un Šmitam bija, man liekas, ka pat lielākais spēles laiks komandā. Jā, viņš tur 30 plus minūtes skrēja. Tā bija. Nu, labi, iedodam prognozīt. Pagājušā sezona, tātad Rolandam Eirolīgā 39 spēles, 4 pamatā, 18 minūtes, 6,8 punkti, 2,5 bumbas, 0,9 piespēles un 3,38,6. Nu, Gunter, kā būs šogad? Es domāju, ka varbūt kaut kādu pat minūti mazāk viņš varētu spēlēt vidēji, un līdz ar to arī, nu, es domāju, tas pats viņam tur visticamāk tie arī būs kaut kādi 6,5 punkti un tās 2,5 izcīnītās bumbas. Es nekādas lielas tur izmaiņas tur, nu, neredzu. Tādā ziņā man jau tā baigi nepatīk varbūt tā kritizēt, ja tādā ziņā viņam super karjera Eirolandā, tās visvairāk tur nospēlētās spēles, bet es nekad uz viņu neesmu skatījies tā kā, nu, uz tādu spēlētāju, kurš būtu tāds, nu, ok, tu tur spēlē Žalgirī, ja, uz to, tiksim, 3 sezonas atpakaļ, tas arī bija pavisam cits Žalgiris nekā tu, mēs redzēsim, es domāju, nākamā sezona, tad jā, ap tevi tur var kaut ko tur, teiksim, veidot, iedot to super it kā lielāko līgumu komandā, bet vai viņš ir, teiksim, tāds Eirolīgas no vidusceļš uz augšu kaut kāds tur komandas, tur top līguma, tur spēlētājs, es teiktu, ka nē. Nu, nekad neesmu tā īsti Vienkārši sapratis. tas nav arī tā īsti. Superīgs aģenta darbs. Aģenta darbs superīgs.
Labs, jā, protams, jā, piekrītu. Labi, es iedodu savu prognozi. Viņš spēlēs visas spēles. Tur Nu, tāda, jā, jā, mēs pa minūtēm, es domāju, viņš jau tādā ziņā dzels. Tas ir varbūt tas, kas viņa tas baigais, tas plus ir tas, ka viņš ir, nu, tā kā briktīgs vecs, un viņš vienkārši, tā kā, nu, tā kā dīzels tāds. Viņa ierubīja, un viņš strādā visu laiku, nu. jā. Nekāda baigie izrāviena tur nebūs tāds, bet viņš visu laiku kapā, nu. Arī -10 grādos viņu var Jā, pielec uzreiz no puses apgrieziena. Nu, lūk. Nu, jā, es tad iedodu savu prognozi. Man liekas, ka visas spēles, ko FS spēlēs, to spēlēs arī Šmits. Es arī saku, būs mazāk. Es saku, 15 minūtes vidēji, 6+3. Un tās bumbas nedaudz vairāk iedod, tāpēc, ka pie mazāk minūtēm Rolex arī pats aktīvāk ies pakaļ tiem kaut kādiem ofensīvu reboundiem un ar to enerģiju. Tie būs tie kaut kādi enerģijas punkti, ko viņš dabūs caur reboundiem. Tā ir man tāda fantāzijas prognoze par šo sezonu. Un trīspunktnieks tas pats 3,8%. Kristiāna? Es, diemžēl, arī šoreiz nevaru iedot neko super optimistisku, jo man Kas ar tevi notiek? liekas, ka paliks, zini, kā te augšā retinātāks gaiss, varbūt kaut kas tā iemesla dēļ, bet man liekas, ka tās viņa statistika labākajā gadījumā varētu palikt tādās pašās robežās kā pagājušajā sezonā, jo man tiešām atkārtošos drusku satrauc tas plašums rotācijā tieši garajā galā, un es pat neizslēgtu iespējas, ka pie attiecīgiem pretiniekiem, kur varbūt ir kaut kāds nemetošs ceturtais numurs, mēs varētu redzēt arī FSM kaut kāds double big lineups, jo tomēr tur ir diezgan iespaidīgi centra spēlētāji. Mēs arī nepieminējām, ja nemaldos pareizi, tas izrunājas kā Brīs Desērs, kurš bija U19 pasaules kausā Rīgā kopā ar Vembi, garais spēlētājs, arī tāds centrs. Man liekas, ka viņš bija bez mērķiem, bet tur ir tiešām tā kā ļoti, ļoti plaša rotācija un īstenībā vēl viena piebilde. Tu minēji par to, ka Kokoškovs varbūt varētu izvēlēties un sadalīt lomas kā NBA, ka Šmitam tur, piemēram, ir 15 minūtes un Osmanī visu laiku 25. Es gribētu teikt, ka tas, manuprāt, tīri teorētiski pat nebūtu iespējams, jo vienkārši Turcijas Superlīgā Osmanī būs pārliecinoši pirmā opcija, un to pierādīja arī pagājušā sezona, kad, ja, piemēram, Šmitam bija drusku lielāka loma Eirolīgā, tad viņš tur vairāk tika atpūtināts, iedeva iespēju Vilisam, un savukārt Osmanī spēlē, jo viņš vienkārši ir vietējais, un es domāju, ka tāpatās būs arī jaunajā sezonā, un viņam pat varētu būt vēl lielāka loma. Man šķiet, ka mēs jau tikām pāri tam narratīvam, ko Osmanī spēlē, tāpēc, ka ir vietējais. Man liekas, ka viņš spēlē. Es par Turciju, par Turcijas Superlīgu domāju, ka fiziski tu nevari, nu, zini, kā tev tomēr ir katru nedēļu vismaz viena spēle labos turnīros, un tu nevari fiziski vienkārši tā sadalīt tās minūtes, jo vienkārši uz Spāniju, nu, viņam ir tas citādākais status, nu, ne citādākais, bet pateicīgāks status vietējā čempionātā, un tās spēles tomēr arī, nu, mēs jau tādā, labi, mēs tagad runājam par Eirolīgu, bet mēs skatāmies arī kopumā sezonas griezumā uz to visu. Nu, viņš vēl ir 3 gadus jaunāks par Olandu. Es domāju, tas arī pluss. Viņam ir tomēr 27. Tas nozīmē, ka viņam vēl ir kaut kādas iespējas, tā kā varbūt kaut ko pielikt, kaut ko nu, progresēt. Bet Rolim ir 30 jau. Nu, pēc 30 jau tas ir tev ir vairāk jau jādomā to, kā noturēt to esošo. Es domāju, ka tā varētu arī būt tāda īpaši, teiksim, nākamā sezona, varbūt pēc vienas sezonas tāds, kur bišķiņ tā kā pamainās kaut kas. Kur viens Bet, varbūt sāk jau bišķiņ nosēsties, un otrs vēl tā kā bišķiņ vēl kaut ko pieliek klāt. bet īstenībā pēc skata viņam, nu tā tuplānā viņa redzot Eiropas čempionātā, nu es nepateiktu, ka viņš tikai 2 gadus vecāks par mani. Nē, es nezinu, varbūt es arī izskatos vecs, bet viņš tiešām arī tad, kad es vispār uzzināju, ka viņš ir 98. gads, bišķi nošokējos. Bet īstenībā, kamēr ir iespēja, un tad es gribēju tev pavaicāt, kādu atceries roli jaunatnes līgā, kāds viņš bija kā spēlētājs. Nu, baigi stiprs, liels un stiprs. Nu, tāds. Un viņš jau salīdzinoši agri aizbrauca. Viņš jau aizbrauca tajos 15 gados, bet viņiem bija tāda visa komanda. Bija tāda, tur 4 divmetrnieki un viens tāds Ričards Melders, tāds, kas krampēja tur pa visu laukumu, tur kaut kādu mazo, un tad pārējie stāvēja tādā čupiņā, tur 4 divmetrnieki. Bet, tur, kas ir Rināls Mālmans, bija Jānis Engers un vēl Mārs Rieksniņš. Tas jau ir 2,11, man liekas, pat. Vai 2,7, 2,8. Jā, Kaut priekš kas jaunas pie līnijas, 10. Super garš. Bija tāds atletisks, bet viņam tas lēciens, tas pagrieziens bija tieši uz to 16 gadiem, ka viņš jau bija tāds, jo viņš atceros, viņš pie 94 gadiem mums bija
tā kā gadu jaunāks uz U16 izlases paņemts kandidātos, un tur viņš tieši tajā vasarā vēl nebija fiziski gatavs par tiem gadu vecākiem, bet jau pēc gada viņš jau bija jau tāda mašīna. Jau. Mhm. Tā. Nu, labi, ejam tālāk pie spēlētāja, kuram nav jāuztraucas par leģionāru limitu vietējā čempionātā, pie Dāvida Bērtāna un Dubajas. Nu, tātad Dubajai pirmā sezona Eirolandā, Dāvis atgriežas Eirolandā pēc 9 gadu pārtraukuma. Uh, nu, labi. Man šķiet, es varbūt varu tā īsi iesākt. Man liekas, ka Dāvis ir gatavs. Tas, par ko es iedomājos, tā iepriekšējā sezona Dāvim bija tāda izcila pārēja no NBA atnākt atpakaļ uz Eiropu, jo varēja spēlēt labā līmenī, tur sev pazīstamā līgā, Adrijas līgā, viena spēle nedēļā, tur nemaz nerunājot par dzīvi kurortā un lielas naudas saņemšanu. Plus tur nekāda it kā tāda liela stresa nebija. Vismaz publiski viņi vienmēr par to uzsvēra, ka viņi tur nemērķē uz neko augstu. Un spēlē bez tāda liela spiediena. Nu, tad tagad sanāks, es teiktu, ka tas noteikti nāca par labu Dāvija ceļgaliem, bet tagad atkal būs liels izaicinājums tieši pretēji, jo sāksies tā lielā ceļošana no un uz Dubajas un pāri visai Eiropai un atpakaļ. Un būs interesanti redzēt, kā tas izskatīsies šādā režīmā. Bet nu par Dubaju, par viņu gatavību. Gunter. Mm. Nu, man liekas, ka viņi ir pastrādājuši. To var redzēt pēc tiem papildinājumiem, ko viņi tur ir. Ja tur starpsezonā tur parakstījuši, nu, principā, ja tur no tiem parakstītiem spēlētājiem vien jau tur sanāk tāds, nu, varbūt labāks rosters, kā ir, nezinu, Asvēlam un tur kaut kādām tur citām komandām. Ja tur Petruševs, Musa, Abramovičs, tur Andersons, Beikons un kas tur vēl, ja es tur, nezinu, pat tur Kameņašs, varbūt pat tie varbūt nebūs tur, nu, tik Šanlī viņu parakstīja nu nozīmīgi. pat. Kas? Šanlī parakstīja nu pat. Jā, tas bija pēdējais papildinājums, jā, Šanlī, bet tā kā viņi ir, es viņus kaut kur, es domāju, ka viņi arī tāda komanda, kas var cīnīties pa playoff. Jautājums, kā viņi varbūt adaptēsies, jo es nezinu, vai Gran Canaria laikam tajā savā gadā, ka viņi spēlē, viņiem varētu būt bijis tas, ka viņi toreiz jau nolidoja to Eirolandes rekordu, nolidotajās kilometros, ja vienas sezonas laikā. Nu, šitie varbūt pietuvosies. Tur distance nav tik tāla, bet tomēr ir vairāk spēles tagad nekā bija tajā sezonā. Ja, tā kā varbūt viņi arī tur uztaisīs, ja tur tādi baigie ceļojumi. Bet es domāju, jā, ka komanda ir dziļa un ka viņi var cīnīties reāli pa playoff. Un Dāvim tur, es domāju, vai nu viņš varētu būt pie kaut kāda mazā sastāvā, kaut kāds starting ceturtais numurs, vai pie garā sastāvā, tad kaut kāds backup ceturtais. Nu, tāds ir jautājums, nu, kā viņi tur. Es domāju, ka tur, man liekas, ka labākais garais tur varētu būt viņiem Petruševs komandā. Nu, Un, pēc tāda status, jā, nu noteikti. jā, un tad vai nu viņi tur pa pieci, ja viņš, teiksim, pa pieci, tad, teiksim, Dāvis varētu domāt un spēlēt varbūt pa četri. Bet, ja tur Petruševs ir tā kā ceturtais, nu, tad kāds no tiem Kabengēle vai Kameņaš vai Mamģai T, nu, Vai tie kaut kā Šanlī? tie, kas, nu, Šanlī. šan līdz gan, Bet sa, tas, es Žēl, domāju, tā viņš ir būs, izkrits. ŽT tagad nebūs. kas te? ŽT Jā, nebūs. uz visu sezonu, man liekas, nebūs, ne? Kurš izkrits? ŽT. ŽT. Džaitē? Nu, tad varbūt, jā, tad viņi tagad paņēmuši to Sanlī, tur viņi, tā kā viņi aizvietot. Bet es domāju, ka viņš būs tā kā trešais centrs. Nu, tas Šanlī, viņš tāds bija, nu, tas gan izstāsta jau tāds pavecāks. Redz, un teiksim, Turcijas ilse arī, it kā viņš tur vispār, nu, praktiski nespēlēja. Nu, Bet tie viņam tur tur ir tāda aparāti. konkurence Nu, bija, tas, viņam grūti bija tikt pie minūtēm Turcijas izlasē ar tādu nu, jā, konkurenci. bet šitam jau arī, es domāju, par to piekto numuru. Kā es saku, tas Petrušovs var spēlēt pa 5, viņš var spēlēt arī pa 4. Ja? Bet nu, tie tur ir aparāti mašīnas. Tas, es tur pasījos, tas Kabengēle, ja tur nu, baigais atlēts un nu, Kameņaš. Viņš vienkārši, es domāju, arī tagad varbūt ir tāds fiziski tāds. Man viņš baigi nav tā, ka es tur baigais fans viņam būtu. Nu, tad ar to viņš var pa backup tur cīnīties un konkurēt. Bet tā sastāvs labs. Viņiem. Kristiāna, kā tev Bet nu, izskatās? playoffs, augstāk, teiksim, par to playoff es viņus tur neredzu. Nu, tā sešniekā es viņus tā kā neredzu tur regulārā sezonā, ka viņi tur to 7, 8 vietu var cīnīties. Tikpat labi var arī palikt kaut kur ārpusē. Es piekrītu Gunteram, ka labs sastāvs, manuprāt, arī dziļš sastāvs, bet man ir tur tie pāris kadri, kas, principā, vadošie spēlētāji, kas
kas liek kaut kādā veidā bažīties par viņiem. Jo, piemēram, Dveins Beikons, ja es pareizi atceros, viņš principā izdzēra sevi ārā no Monako un no Panata, aiztusējoties konkrēti. Es domāju, ka Dubai nav sanācis pabūt, bet es domāju, ka tur arī nav super grūti atrast tusiņu kaut kādu. Tas pats Justins Andersons ir tāds ļoti, ļoti saudabīgs kadrs. Pagājušajā gadā izslēgšanas spēlēs bija ok, bet kopumā pēc tāda redzētā un dzirdētā viņš ir tiešām tāds saudabīgs džeks. Un tas pats arī mūsu, viņam ik pa laikam ir tur kaut kādi tie temper tantrumi un tādas lietas. Kopumā būs interesanti redzēt, kā tas viss saliekās kopā, bet runājot par dāvu, man liekas, ka ja pagājušā sezona ja bija ļoti laba, un tā bija labs veids, kā atgriezties tādā Eiropas basketbolā caur vienu spēli nedēļā, tad es domāju, ka tagad varētu būt grūtāk ar visu to kopējo lielo nolidoto attālumu. Man liekas, ka tas varētu arī kaut kādā veidā ietekmēt viņus kā komandu, jo, vienalga, vai tu lido tur biznesa klasē, pirmajā klasē, vienalga, pat ja tev ir vislabākie apstākļi lidojot, ir grūti vienkārši visu sezonu pavadīt reāli gaisā. Locītavs tāpat mēdz piepamt, neraugoties, kurā klasē tu sēdi. Jā, to Kristians tagad tieši no lidmašīnas var noreportēt, kā tas ir. Īpaši savainotas locītavas. Es īstenībā jūs jau pateicāt visu to, ko es arī gribēju teikt, tikai citiem vārdiem. Man liekas, jā, atgriežoties pie tās ceļošanas un tā. Un skaidrs, ka viņi ir organizācija, kas droši vien var atļauties ar laiku sakārtot to un arī sakārtos to visu jautājumu, bet tas noteikti būs kaut kāds pārējais posms arī visai organizācijai kā tādai, lai teiksim, nodrošinātu visus šos absolūti nepieciešamos apstākļus. Un tas man liekas, ka var atstāt arī kaut kādā ziņā to iespaidu psiholoģiskā ziņā, ja tu no tāda pilnīga čila pārcelies uz tādu lielu stresa līmeni. Gan īstenībā psiholoģiski, gan fiziski stresa līmeni. Tās tomēr ir divas dažādas lietas. Spēlēt vienu spēli nedēļā Adrijas līgā un tagad ar šādu Eirolandes grafiku, plus vēl Adrijas līgu. Un tad, kā tie spēlētāji reaģēs, jo Kristiāna jau pieminētais Džanans mūsu arī Madrids Reālā, ja, kur viņam pat apstākļu ziņā tur ir NBA līmeņa apstākļi, bet pat tur nāca uz āru tāda negatīva ķermeņa valoda ik pa laikam laukumā. Un tas no komandas līdera, es teiktu, ir diezgan nepieņemami. Un tagad arī jautājums, kā tas Viņš aiziet. pat Gunter kolēģi Madaru Bergmanu vairākas reizes izved ar savām darbībām. Madara Bergmana var izvest vai tiesneši Žalgiris spēlē vai Džanans mūsu. Ne, pa mūsu bija, bet tur tā kā varēja redzēt, man liekas, tā, ka jau parādījās, vēl sezona nebija beigusies, jau bija parādījās, ka viņš jau tur būs tas līgums viņam tur Dubajā. Tad bija tie pāris mači tādi, kad, skaties, viņam jau tā tai Madridē nebija tā veiksmīgā sezona un bija tāds sajūta, ka viņš jau ir atmeties jau tā laicīgi un ka viņam, zin kā, bišķiņ jau tāda apātija šitien un īsti vairs negrib. Bet, es domāju, ka te viņam varbūt pat kaut kādā ziņā varētu būt komfortablāk, ņemot vērā, ka viņš tomēr ir musulmanis un tagad tur dzīvos Dubajā. Kaut kā, es domāju, varbūt tas emocionāli. Un, ja viņam, teiksim, galvā viss būs kārtībā, tad tā meistarība un jau tas potenciāls viņam ir ļoti, ļoti augsts. Un tev blakus būs Džeks, kurš ir izdzēries no vairākām komandām ārā, kā musulmanis. Varbūt, ka viņš tur nezina, to mēs skatīsim, varbūt, ka viņš tagad ir arī uz cita ceļa vispār. Varbūt viņš ir arī mūsu, varbūt ir pastrādājis jau pirms sezonā ar to. Nē, jā, es prognozēju, laikam, ka tā ir tāda. Viņi cīnīsies par play-in. Tikpat labi var teikt par play-off. Es domāju, ka būs ļoti līdzīga atkal tās sezonas beigas, un tur būs tā 6. un 10. vieta. 6. līdz kaut kāda 11. vieta būs droši vien līdzīga cīņa, un tad viņi atradīsies droši vien tajā cīņā. Tā es paredzu. Tikpat labi var sanākt, tikpat labi var nesanākt tas play-offs vai play-ins. Kas notiek ar Komo reģiona domas kandidātu Avutu Abasu? Viņš ir kaut kur, jo es nekur baigi neesmu manījis to pirmssezonas spēlēs, un viņš, manuprāt, varētu būt tas, kas viņiem ir tāds lūgai. Viņš ir tas džeks no tiem nosacīt vadu, labi, viņš nebūs vadošais spēlētājs, bet viņš vienkārši ir tas džeks tajā komandā, kuram nevajag metienus, bet kurš var izdarīt to kaut kādu melno darbu. Un, ja viņš ir, tad es domāju, ka viņš varētu būt tāds melnais zirdziņš kaut kur tajā komandā. Tā kā varbūt, nezinu, kā Terijs Tārpijs bija Francijas iepriekšējā Eirobasketā, vai kā tas pats Abas bija Virtusā, tikai tā komanda bija krietni sliktāka. Viņš ir, rosterī viņš ir, bet kāda viņam būs tā loma un ko viņi tur dos.
Bet man kaut kādā zināmā mērā pēc tā, es nezinu, pēc tādiem cilvēciskiem grūti pateikt, bet pēc tāda, tas, ko laukumā tas Andersons jau arī līdzīgs. Viņš jau arī, nu, ir kaut kādi mači, ka viņš tur tā kā paņem, bet, nu, vai kaut kāds varbūt bišķiņu uzmet tādu sasteigtāku vai kaut kādu sāsina tās situācijas, bet daudz spēles arī tāds, kur viņš vienkārši tā kā pieņēma tādu kaut kādu perimetru, tādu krampētāju kaut kādu lomu. Nu, skaidrs, ka viņš tur Barcelonā tu nebija tur, teiksim, tas, uz kuru kaut kādas sadarbības taisīts, vai kuram tur tos speciāli tos metienus meklēja. Nu, viņš jau zināmā mērā ir tāds līdzīgs tas spēlētājs, ja tikai tā, nu, nezinot viņus tā kā personīgi, kādi viņi tie cilvēki ir. Un, Man liekas, tas arī interesants un tāds. īstenībā vēl viena lieta, ka mēs, man liekas, vēl nepieskārāmies, ir arī treneru faktors. Un treneris Rukijs, kā viņš spēs tikt galā gan ar to kalendāru, gan ar nu, diezgan lieliem vārdiem. Vēl īpaši, ja skatāmies uz Beikonu un piesaucam to viņa atgadījumus gan Atēnās, gan Monako. Nu, es domāju, ka pagaidām man izskatās, ka tas varētu būt pirmais treneris uz atlaišanu. Un tur jau Andrea Trinkieri, Luka, labi, bankīgi viņa jau būs Itālijas izlasē, bet tur ir kas berzē rokas. Man liekas, vai tik Rinkieri jau arī, ir iesūtījis savu CV droši vien. vai tik arī Čavī Paskāls vēl tagad arī nav brīvs. Čāvī brīvs, Trinkieri brīvs, man liekas, Pablo Laso brīvs. Uh, ir vēl treneris. Man kaut kā tas Laso varbūt neliekās, ka viņš baigi piestāvēt tādai Dubajai, bet Trinkieri, man liekas, viņš tāds, man liekas, ir tas treneris, kam patīk tur tāda fifī, kā tur tā, ka viņam tas būtu tieši tā, nu, pēc viņa gaumas tur. Būtu vēl viena komanda, ko sabojāt. Ejam tālāk pie Dāvija Bērtāna, spēles laika, pie prognozēm, pie tā, kā Dāvim ies. Nu, Gunter, tavs statu līnija Dāvim šajā sezonā Eirolīgā. Es domāju, ka minūtes viņam nebūs tāds. Pagājušajā gadā viņam to Adrijas līgā bija 24. Es domāju, ka viņam te būs zem 20. Nu tā. Un līdz ar to arī bišķiņ tā rezultatīvitāte, es teiktu, viņam būs tādi opsta numuri. Tā kā opsts pagājušajā gadā met kaut kāds 10 punktus tur tajās 20 minūtēs. Un es domāju, ka Dāvim arī būs kaut kā 9-10 punktu vidēji spēlē ar labu to 3 punktu procentu. Metīs, principā, gan arī tikai tur tos tālmetienus. Un, jā, kaut kāds tās 2,5, piemēram, viņš varētu mest vidēji spēlē. Nu, jā, Iemest. pārējais. Domā. Nu, jā, iemest, jā. Skaidrs, ka iemest, tur izmest jau. Nu, jā. Izmest kāds 6, 7. Es tā domāju. Mēs domājam, apbrīnojam līdzīgi arī šajā gadījumā. Es arī esmu sev ierakstījis. Pirmkārt, es ierakstīju visas spēles, 10 pamatā, bet nu, tas ir tīri tā. Tā ir tīra fantāzija, bez kaut kāda pamatojuma. Bet es arī esmu sev ierakstījis 20 minūtes, un tad man ir 10 punkti, 3 rebounds, 1,1 piespēle. Bet tie 10 punkti man salasās uz 3 punktu rēķina, uz 3 punktu metienu procentu rēķina. Es pataupīšu to procentu savu prognozīti turpinājumam, jo mums vēl būs arī sadaļa viena cita. Tā kā Kristiāna, kāds ir tavs statu līnija Dāvim? Tiešām varbūt tas retinātais gaiss pie vainas, bet jūs esat optimistiskāk nekā es šodien, jo man Dāvs spēlē aptuveni 15 minūtes, un viņam tie ir tādi cameo tipa iznācieni, kur līdzīgi varbūt kā NBA ar tādiem speciālistiem apējās, ka tu nospēlē, nezinu, tur 4/4 pa tur 3 minūtēm, 3,5 minūtēm, un tad, principā, visu to brīdi, kad tu esi laukumā, tu baigi daudz kusties bez bumbas, un tu visu laiku tiec mērķtiecīgi meklēts. Un es domāju, ka tāda varētu būt tā Dāvi loma kā tādam izteiktam speciālistam. Līdz ar to viņš tajās maz 11, nu, 13 līdz 15 minūtēs varētu dabūt kaut kādas 6, 7, varbūt pat 8 tālmetienus, vai vispār tik pie diezgan liela metienu skaita. Un es saku, ka viņš met tuvu 40%. Un tas ir tas viņa lielais pienesums. Un tur gan bumbas, gan rezultātu piespēles ir ap vienu vai pat zem vienas. Un viņš ir ļoti, ļoti izteikts speciālists. Ja mēs vēl salīdzinām ar Opstu, kas ir, manuprāt, ļoti labs salīdzinājums, tad Opstam, man liekas, viņš tomēr ir labāks aizsardzībā. Un es domāju, ka šeit Dubajā nebūs tā problēma, kas bija Latvijas izlasē, ka tev ir tāds 3. numura iztrūkums, un tad arī netiks no Dāvija tik ļoti prasīts kaut kāds. Skaidrs, ka no visiem prasa, bet nebūs tā, ka viņi tur raustīs vai kā citādi ietekmēs, ja viņš kaut kur aizsardzībā pazudīs vai kaut kur, nezinu,
pieļaus kaut kādu kļūdu, ka viņam tas fokus uz tīri tā uz uzbrukumu. Viņš to arī darīs tās uz 13, 15 minūtes vienā spēlē. Labi, ejam tālāk. Mums ir. Tā, ejam tālāk. Mums ir vēl viens spēlētājs Eirolandā, arī atgriešanās tāpat kā Dāvim. Rodions, Uruts un Baskonija. Nu, Rodiona jautājumā, protams, svarīgākais šobrīd ir tas, kad viņš vispār varēs atgriezties laukumā. Un te mums, cik es saprotu, ir mazs insēdiņš par to, ka tas varētu notikt oktobra mēnesī, kad tieši šobrīd varbūt nav zināms, bet tātad oktobra mēnesī, un tas droši vien nozīmē, ka to pirmo spēli, pirmo kārtu viņš izlaiž. Tik daudz mēs droši vien varam šobrīd pateikt. Jums neizskatās Baskonija pēc tā savu sastāvu, pēc tādiem Eirolandes speramajiem zēniem šogad? Gunter. Bišķiņ. Man ir tāds, es viņus pa paramiem nesaucu, man ir tāds bišķiņ tāds 6 komandas, kuras, es vienkārši tā raksturoju, kuras piedalās, turnīrā, bet bez kaut kādām lielām ambīcijām. Jā, tā Baskonija ir starp tām. Līdzīgi jau arī kā pagājušā sezona. Es pat tagad jāsāk vispār domāt, jāatcerās, kad viņiem bija tāds pēdējās, ka viņi tur tiešām kaut kur aizķērās. Dāvis sezonas īstenībā. Dāvis arī bija Final Four. Tas ir 9 sezonas atpakaļ. Jā, labi, bija viņiem tā labāk, ka viņi čempi dabūja, bet tas bija Spānijas čempionātā 20. vai 21. 20. gadā. 20. Jā, lūk, un man liekas, ka viņi ir viena no tām komandām, kas tomēr arī nevar, varbūt, vai arī negrib. Ja tur varbūt lekt tur pāri kaut kur savām iespējām un tur ņemt to sastāvu tādu, tur uz Uber dziļu, ja ka tev principā ir divas komandas vienā, un man liekas, ka viņiem beigās kaut kur sezonas vidū vienmēr ir kaut kur jāizdara tā izvēle, vai nu mēs koncentrējamies uz to Eirolīgu un varbūt netiekam Spānijā playoffos, vai atkal tur, tur nespēlējam tur to teiksim, vairāk fokus uz to Spānijas līgu. Jo, man liekas, kā pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, viņiem beigās ir ne šur, ne tur. Ne viņi to Spāniju tur savā, it kā liekas, stabils Eirolandes komanda ar trešo, tā kā vienu no 3 A licences komandām. Un tu tur visu laiku balansē uz to astotnieku, ja, un tur netiec kādreiz tajās izslēgšanas spēlēs, kas liekas, tā nevajadzētu būt. Un es domāju, ka šogad arī, jā, viņi ir tā komanda. Regulāri viņa jau ir bijusi tāda, vismaz cik es atceros, kopš es jau 10 sezonas, ka tā ir tāda tā kā tramplīns. Ja viņi neparakst tos lielos vārdus, viņi paņem, teiksim, kaut kādus labākus vai jaunākus spēlētājus, un tur viņi kļūst par tādiem, tā Larkini, Porie, Thompsoni, kas mums vēl Maiki Džeimsi, ja tu skaties, visi, kas ir izgājuši caur tai. Bērtāni. Lāvi Bērtāni, jā, un kas ir izgājuši caur tai Baskonijas, ja tai skolai, ja, un pēc tam ir kaut kur citās komandās jau pavisam jau tā kā tādos citos statusos un kā līderi, ja, tas pats Tomā ir Tels savu Eirolandes karjeru, ja, tur tā kā tu Lapravitola, man liekas, pat arī Vildoza, ja, kas visi tur gājuši caur tai Baskonijai. Tā kā, jā, es viņiem neredzu, ka viņi tur par kaut ko vairāk cīnītos, kā pat tur, lai nepaliktu pēdējie vai priekšpēdējie. Tos Francijas klubus abus, kurus es domāju, tur būs vēl sliktāk. Jā, es paturpinot domu, man liekas, ka tas Baskonijas sastāvs ir būvēts pēc tāda klasiskā, ierastā Baskonijas blueprint, pēc tās projekta skicēm, kas vienmēr ir strādājušas. Vienkārši šobrīd tās finansiālās iespējas varbūt nav tik jaudīgas kā citiem klubiem. Viņas, teiksim, varbūt nav īpaši mazākas, bet tie pārējie klubi atraujas, iet uz augšu. Un tad to sastāvu viņi tāpat turpina būvēt no tiem džekiem, kam tā ir iespēja spērt tos pirmos soļus, vai otros, varbūt soļus Eirolandā, vai tur no NBA atnākot, vai vienkārši no Eiropas zemākiem līmeņiem. Un tā tas ir bijis arī šajā vasarā, kad ir gan tādi parakstīti. Tādā ziņā bez pārsteigumiem tas savākties sastāvs un šajā Eirolandes realitātē 25. gadā es ar tādu piegājienu droši vien ļoti grūti varētu viņus redzēt kā reālu pretendentu uz kaut kādiem sasniegumiem. Es domāju, ka drīzāk jācer, ka tie savāktie džeki, tie savāktie spēlētāji, viņi parādīs to savu apsaidu jau uzreiz pirmajā sezonā. Un tad tur var mēģināt kaut ko aizķert, bet ar to aizķeršanu es vairāk domāju, ka viņi varētu nevis paši cīnīties par play-inu, bet viņi varētu pabojāt dzīvi tiem, kas cīnīsies par play-off un varbūt sagādāt kādu tur negaidītu rezultātu tajā ziņā.
Es domāju, tā, un vispār šī vasara arī veidoja tādu mazliet negatīvu skatu uz Baskonijas klubu. Viņi tik ilgi ar to treneru jautājumu ņēmās. Nu, tomēr ierasti tajā līmenī tev treneris ir mazliet pirmais, par ko tev ir skaidrība nākamās sezonas sakarā, un šogad tas tā nebija. Un līdz viņi parakstīja to Galbjātī, tur oficiāli izsludināja, pagāja ilgs laiks, un tad tur nebija asistenti ilgu laiku, protams, un arī sastāvu īstenībā viņi būvēja ilgi. Tā kā nu, jā, droši vien es laikam neticu, ka viņi var cīnīties par plēnu. Kā tev izskatās, Kristiāna? Viņiem ir, viņiem ir tāda komanda, ka jācīnās par playoff ACB. Nu tā, viņiem tur ACB, jāfokusējas uz ACB. Viņi ir tāds solīda ACB komanda. Vai nebija tā, ka ar to treneru tur viss ievilkās tīri tā iemesla dēļ, ka bija Pablo Laso, vēl bija līgums, un viņi vienkārši mēģināja atrast veidu, kā šķirties, teiksim, vishumānāk, vai kā vislabāk šķirties. Vienkārši, es nezinu, varbūt viņi Nē, negribēja maksāt viņam kompensāciju vai ko, bet man liekas, tas arī spēlēja kaut kādu lomu tajā visā. Nu, par to jau stāsts, bet ja tu esi šajos apstākļos, kur tev ir jāsacenšas ar klubiem, kas tērē divreiz, trīsreiz vairāk, kuriem tā nebūtu problēma. Un tad līdz ar to tas tev rada kaut kādu problēmu. Tu palaidi garām iespējams kaut kādus spēlētājus, jo tev tomēr vajag līdz galam tikt skaidrībā par to nākamo treneri. Tev vispirms vajag tikt vaļā no iepriekšējā trenera. Nu, tas viss process ir tāds, kas ne jau ka viņi speciāli būtu kaut ko mēģinājuši tur ievilkt, bet nu, vienkārši tādi apstākļi ir šobrīd, ka viņiem tas veidojās tā, kā tas veidojās un ievilkās viss process. Bet man kopumā jāpievienojas tam, ko tu teici, ka, un arī ko Gunārs teica, bet man ļoti patīk vienkārši tie vārdi, ko tu izvēlējies, ka viņi ne tuvu necīnīsies, manuprāt, par plēnu, bet viņi būs tie, kas pabojās nervus un pabojās dzīvi vadošajām komandām. Es redzu, ka atsevišķos mačos tur vienkārši tas sastāvs ir būvēts tā, ka viņi ir, viņiem ir tā, personāls tāds, kas var daudz mainīties aizsardzībā, varbūt neskaitot Markus Hovardu, lai gan tas arī ir. Arturs Šefovs man nepiekrist un teikt, ka arī ar Hovardu var mainīties, bet vairāk tādi Šveices naži tipu spēlētāji. Tur ir vismaz trīs jau tagad nāk prātā, kas ir Rodions, Klemens Frišs un arī Sedekērs, tāpat arī Luka Šamaničs, manuprāt, ir gan kustīgs un mobils, lai daudz mainītos aizsardzībā. Tā kā es domāju, ka viņi caur to prismu var radīt atsevišķās spēlēs liels problēmas citām komandām, un arī, nu, es domāju, jūs paši ļoti labi zinat, kāds ir Markus Hovards, un noteikti būs tās spēles, kur viņš uzmetīs 0-11 no spēles, un būs tās spēles, kur tev liksies vienkārši, kā vispār var izdomāt, izdarīt tādu metienu, un kā vispār var tādu metienu ielikt. Un tad es viņus saucu par tādu emociju komandu, ka tās dienas, kad Hovardam ies viss no rokas, ka viņi tiešām tad varēs cīnīties arī ar Grieķiem un Eirolandes vadošiem klubiem. Un tad atkal būs tās dienas, kur tev liksies vienkārši tiešām, ko šī komanda vispār dara Eirolandā. Bet, jebkurā gadījumā man ir prieks, ka Rodions ir atpakaļ Eirolandā, un man ir prieks, ka viņiem komplektācija ir tāda, ka Rodionam tur noteikti ir jātiek pie pat diezgan liela. Zini, kas man Man patīk, ka jūsos abos divos, kā jūs uzsverat to, ka Rodions ir atpakaļ Eirolandā. Viņš ir 5 spēles nospēlējis savā dzīvē. Viena no tām kaut kādos 17 gados tur, un tad tajā vienā sezonā viņš laikam 4 mačos izgāja. Bet tas tā kā liekas tā jocīgi, ja? Es tieši tā pasaku, 5 mači viņam tikai. Tā kā viņš principā Eirolandā nav spēlējis, tad Partizāna sezonā viņš bija Eirokaus Jā, komandā. Bet man liekas, ka viņi būs tāda komanda, kas. Jā, bet tieši tā, viņam, man liekas, tas uzbrukuma potenciāls būs atkarīgs principā no Markus Hovarda. Ja viņam būs tāda sezona, tā kā bija aizpagājušā, ka viņš bija rezultatīvākais Eirolandes spēlētājs, viņam bija labi tie procenti no spēles. Ja viņš tur meta 3,7 trīniekus iemeta, man liekas, vidēji spēlē ar kaut kādiem 40%. Ja? Un pagājušajā gadā tieši tajā procentā bija tas milzīgais kritums, to apjomu jau viņš meta. Un man liekas, ka viņam tā problēma vairāk bija, nu, viņš ir tāds maziņš un tāds pufīgs, un viņš izstāsta tāds, nu, ka viņš nav tādā labā fiziskā formā. Un ar viņu bija bieži tā, ka arī tu tā izstāsti, ka otrā ceturdaļā viņš kaut kur nokrīt un noiet no tā laukuma nost, tā kā, nu, tāds sajūta, ka viņš atpakaļ neuznāks. Nē, un pēc tam ir atpakaļ, un tu nekad nevarēji saprast, kas viņam ir. Viņam sāp kaut kas, nesāp kaut kas, nu, cik ļoti sāp. Nu, tāds. Jo aizsardzībā viņiem ir vēl viens spēlētājs, viņiem ir no tas NBA, tas Hamido Diallo tāds klāt, kas ir tāds vings, ja tur tāds gandrīz vai 2 metri. Man liekas, NBA dunk čempions kaut kādā tur gadā 19 vai 20, nu tāds, kas arī būs tāds, nu, kas varēs tur uz tām piespēju līnijām tur sekt un mainīties un tāds. Es domāju, ka viņi būs tāda komanda, kas kādā dienā
nu, kaut kādā tur kārtā uztaisīs, nezinu, 3 no 10 kaut kādiem nedēļas tur highlightiem, nu, kaut kādiem, nu tā. Bet, bet tās uzvaras tajā tabulā, nu, nekur neparādīsies īpaši. Ziniet, kā es teiktu, ka arī Galbjāta iecelšana tas ir tāds interesants solis. Man liekas, ka viņš ar to Trento tādu diezgan smuku basītu laid. Un tas ir tāds labs pamatojums arī tam, tam ko tu teici tagad, ka tur varētu arī sanākt Eirolīgā. Tas pats. Bet pārējot nedaudz jau pie Rodiona lomas, man šķiet, ka. Nu, šis ir viens no tiem, kā jau mēs te runājām, Eirolandes budžeta klubiem, un kaut vai tas pats sastāvdaļas dziļums. Nu, mēs redzam, šobrīd ir parakstīti tātad 13 spēlētāji. 13 spēlētāji. Kamēr pārsvarā komandās tur 15 kā minimums, citās tur ir 17, 18 un vairāk. Un ir ļoti jauns sastāvs, ir tikai viens 30-gadnieks, viens 30-gadnieks Eirolandes klubā, Luvavo Kabaro. Un tas kaut kādā ziņā tas ir arī iespaidīgi. Bet Rodionam labi. Nav daudz spēlētāju. Uz to viņa pozīciju es pat neteiktu, ka Luvavo Kabaro īsti ir uz viņa pozīciju. It kā arī Vinks, bet vairāk tomēr tāds, kuram ar būmu patīk spēlēt un veidot. Un drīzāk tur varētu būt Kuruca tās minūtes dalīties ar Sedekerski, kurš tur ir kapteinis uz mūžu. Un tas franču džeks, kas tagad ir parakstīts, tas Klimants Frišs, kuram tā arī ir Eirolandes debija, bet atšķirībā no Rodiona, kuram ir tās 5 spēles, tad Klimantam Frišam nav neviena. Un Klimants Frišs arī nav NBA uzspēlējis, viņš ir tikai Francijas līgā līdz šim spēlējis. Viņš gan ir arī viņš ir citādāks spēlētājs, viņš tāds vairāk metējs varbūt. Bet es viņu arī redzētu kā tādu glūgāju, tādu līmes džeku, kā es minēju par abas, jo es viņu atceros no tā 21. gada U19 pasaules kausa, un tur bija tā komanda, tur bija Strazels, bija Vembijs, bija Armels Traorē, Brīs Desērs, un tur bija vēl citi, kas tagad arī spēlē augstā līmenī, bet viņš bija tas, tā kā, tas iztrūkstošais posms, kurš reāli turēja un salika to komandu kopā. Un, es prognozētu, ka kaut ko līdzīgu varētu redzēt arī Baskovijā. Viņš tiešām tāds glūgāja tipa džeks un tāds šveicis armijas nazis ar daudz funkcijām. Un tāds, kurš arī var. Vembijs nebija tur tāds kurš arī būtu iztrūcis. Nē, Vembijs bija tā kā, Vembijs bija galvenā zvaigzne. Strazels tur bija galvenais saspēlnieks kopā ar vēl vienu kreilīti. Es esmu diezgan pārliecināts, ka ar vai bez Friša viņi ar Vembiju būtu tikuši finālā tāpat. Nē, noteikti, bet tu zini, ka tu saproti, ko es domāju. Ir komandās tie džeki, kas varbūt neparādās statistikā tik ļoti tādā tradicionālajā boxe skorā, bet viņš iedod tev kaut kādas tās kvalitātes. Es nezinu, es pieļauju Gunteru iepriekšējā piemērā par to Valmieras komandu, kur bija saspēles vadītājs Ričards Melders un garajā galā to bija Rolands Šmits un Rinalds Malmans. Es domāju, pēc tā, kurš aizbrauc un kurš neaizbrauc uz Spāniju, tad jūs minējāt, ka Jānis Engers bija tāds lūgājs tajā komandā. Jā. Labi. Statu līnija. Statu līnija Rodionam viņa šajā Eirolandes sezonā. Gunter? Nu, tas ir visgrūtākais. Kā, nav tāds piemērs, no kā teiksim, paņemt, bet es domāju, ka viņš varētu spēlēt 20-22 minūtes Eirolandā un mest kaut kādas 7-8 punktus. Tāpat kaut kādas 5-6 bumbas, tuvāk 6 bumbām zem grozs. Kādam viņas būs jāsavāc, viņiem tie centri nav pagājuši gadu. Viņiem tur Moneke vāca, un man liekas, Sadekēskis pēdējās 2 sezonas ir bijis vai nu pirmais vai otrais izcīnītās bumbās. Tad es domāju, viņi tagad varētu būt arī ar Rodionu tur to dalīt. Un tad vēl viens interesants stats, ka viņam būs tuvu 3,8 līdz 4 personīgās piezīmes vidē. Ok. Tas ierobežos spēles laiku droši vien. Bišķiņ, bet tā viņam īstenībā bija. Vēl tā, ka viņa Mursijā viņam bija tāds Dustins Sleva un viņš. Viņu vienu sezonu bija pirmais un otrais spēlētājs personīgajās piezīmēs. Nu, tā kā ACB līgā, bet tā viņam bija tā sezona, ko viņa beigās aizgāja līdz finālam. Viņi bija abi divi tādi, vienkārši palaid garām kaut kur klārts par rokām. Tādi suņi, tādas, kurus palaid pa priekšu un tur nokodīs viss. Jā, es tad droši vien arī, man nav pamata domāt, ka nebūs visas tās spēles, kuras viņš varēs spēlēt pēc atgriešanās. Vienkārši tikai 13 spēlētāju komandā viņš noteikti nebūs tas, kur tur neliks laukumā kādreiz. Vai neliks pieteikumā kādreiz. Es
esmu uzrakstījis sev 23. Es starp citu, par atskaites punktu ņēmu tieši to Champions League pēdējo sezonu, jo es īstenībā uzskatu, ka Rodions ir tāds spēlētājs, kurš to savu kvalitāti un savu līmeni var noturēt. Nu, viņš ir, ja viņš neizdomā kaut ko, ko viņš grib darīt no jauna, un pēdējās sezonās viņš to neizdomā, bet viņš dara to, ko viņš dara vislabāk, tad viņš, man liekas, to var darīt visos līmeņos. Un es teiktu, ka tas ir arī 20, nu, es esmu uzrakstījis 23 minūtes, 8 plus 4. Divi no tiem ir ofensīva rebound, kā minimums. Varbūt arī tas ir labāk. Gunārs bija optimistiskāks. Nu, man tie ir 4 rebound, 2 uzbrukumi, 2 piespēles, pusotrs stils. Es arī esmu pierakstījis, un 3,5% procents būs nedaudz labāks. Būs katru trešo viņš trāpīs. Nu, 33%. Kristiāna? Te gan es iešu optimistē. Arī 22, 23 minūtes vidēji, 9,4 punkti, 5,6 atlikušās bumbas, arī 2 uzbrukumā. Un viņš metīs trīņus pie salīdzinoši maza apjoma. Es teiktu, ka 2 varbūt spēlē, bet viņš to darīs ar labu procentu. Viņam būs kaut kādi 37, 38%. Un viņš būs komandas līderis pārtvertajās bumbās kaut kādas 1,6 līdz 1,8 vidēji spēlē. Un es Tuvu līderim Eirolīgā. Jā, un es tieši gribēju teikt, ka viņi varētu izvirzīt. Labi, ka nē, viņi neizvirzīs, jo komanda vienkārši nebūs laba, bet aizsardzības spēlētāja sezonas. Nu, tas nenotiks, jā, bet Bet nu, pēc tava teiktā droši vien izskatās, ka viņš to 3 gadu līgumu tomēr neizstrādā, nenostrādā Uz Olimpijakos tur. nākamgad. Jā, un ka tur Olimpijakos vai Panats jau zvana pēc sezonas. Bet, starp citu, nu, viņš parakstīja Baskonijā, bet cik es zinu, tad tika runāts ar vairumu Eirolandes klubu. Tā kā nav tā, ka šie klubi arī vadošie nezinātu par Rodionu eksistenci. Skaidrs, ka tā loma tur parakstot būtu pavisam cita. Jā. Nu, labi, esam izgājuši cauri latviešiem. Es piedāvāju tagad vēl paiet cauri kaut kādām prognozītēm, ko es arī lūdzu sagatavot iepriekš, ko mēs domājām, ka varētu apspriest, lai būtu interesantāk. Tad prognoze par pārsteigumu un prognoze par vilšanos šajā sezonā. Nu, es piegāju diezgan radoši šim jautājumam. Man tās fantāzijas spēles, ne fantāzijas basketbols, bet šādi ir patīk. Nu, es tad atstāšu savu fantāziju uz beigām, bet varbūt jūs varat iedot savu pārsteigumu un vilšanos. Gunter, kas ir tavs šīs sezonas Eirolandes pārsteigums? Mans Eirolīgas pārsteigums. Es eju ar Žalgiri īstenībā. Man liekas, ka viņi ir ļoti labi papildinājušies starpsezonā. Viņiem ir tiešām tagad, ja skatās, nu, sen nav bijis, kad viņiem ir 3 augstas klases, tiešām tāda Eirolīgas augstas klases ārējie spēlētāji. Ja ko viņi, Viljams Goss, ja pagājušā sezonā jau viņiem bija tas francūzis Francisko, klāt ir Maudo Lo. Nu, ka nav tur tā kaut kāds lietuvietis tikai dēļ savas, piemēram, tā, ka viņš ir lietuvietis, kurš īsti varbūt Eirolīgā nespēlētu, ja viņš nebūtu, teiksim, lietuvietis. Nu, vismaz Žalgirī nespēlētu. Garais gals ir labs, un saka, man liekas, ka viņi būs komanda, kas pie kaut kādas tādas veiksmas var pacīnīties un, teiksim, tajā plēnā tikt. Nu, un tas varbūt liekas, nu, kas tur tāds, bet, nu, ja tā skatās uz tā visu tā kopējā, ja, nu, tā Eirolīgas tā, nu, cik tas, es domāju, tas vidus būs ļoti, ļoti blīvs, ja, kur, nu, kad uz to plēnu vēl skatīsies, tur vairākas komandas ar, teiksim, krietni varbūt tur tāds, nu, ar skaļākiem vārdiem, lielākiem budžetiem, bet, nu, Žalgiris aizies garām. Jo es domāju, ka viņiem lielākā daļa visi tie starpsezonas, kā saka, jaunie spēlētāji, ja tur saka, tie mazie Viljams Goss, Modolo, garajā galā Mozes Raids, Dastins Slēva, ja, kas 4. numurs, kas man īstenībā liekas, viņiem varētu būt tāds bišķi X faktors. Es pat teiktu, ka viņš ļoti iespējams varētu izkonkurēt to Tubeli. Nē, Ažolas, ja tas, jā, Tubelis. Jo tas Slēva ir par metienu atšķirībā no tā Tubeļa. Un tie, kas aizgāja projām, nu, es domāju, visi tie papildinājumi ir ar pluszīmi salīdzinot. Tā kā tas būtu mans pārsteigums. Bet galvenā treneru pozīcijā ir cilvēks bez šādas pieredzes. Tas neatstās. Tas to pārsteigumu vēl pārsteidzošāk. Viņš viņu varbūt uztaisīs.
Un otrs, es nezinu, es skatījos, nu, es domāju, tas pats Anadolu Efes. Nu, es domāju, ka kaut man tas varbūt nav tāds pārsteigums, tas varbūt ir tāds, ja tu skaties no tā, kur viņi bija eh, pagājušajā gadā finišēja, vai tiksim, Madrids Reāls, ja, kas varbūt var uzlikt, tiksim, augstāk, bet, nu, tie varbūt arī nebūs tādi pārsteigumi, tas palikšu jāpiež Žalgiri. Labi, labi, Kristiāna. Kā tev ar pārsteigumiem jaunajā sezonā? Ko tu sagaidi? Mans pārsteigums, dzirdēju iepriekš, Dunkers viņš bija līdzis pašā apakšā. Ja nu, divas no trīs Francijas komandām, tad nu, man Parīzē būs tas pārsteigums, jo man ļoti uzrunā tā treneru Tabelīnī, tā filozofija. Es arī redzēju, man liekas, basketņos bija tā analīze par tiem viņu kaut kādiem taktiskajiem paņēmieniem un to, kā viņš ir Nimburgu spēlēja ātrāko uzbrukumu Eiropā, tad man tas kaut kā ļoti uzrunāja un kopumā arī patīk tas, ka nu, viņiem principā tie spēlētāji, kas aizgāja prom, tos viņi aizstāja ar ļoti līdzīgiem un tādiem, kas varbūt sev vēl nav tā pierādījuši un kam tagad būs tā iespēja sev pierādīt. Plus tur ir arī kaut kāda pieredze. Viņi dabūja to pašu Vilis, kurš arī ir metoši garais. Viņi amatu MBA atgrieza Eirolīgā. Kaut kas vēl tur bija no tādiem interesantiem spēlētājiem garajā galā, man liekas. Bet, nu jā, kopumā galvenokārt balstoties tajā ticībā trenerim Tabelīnī un tajā, ka viņam ir tāda nestandarta pieeja un vispār kopumā tas viņa backgrounds ar to visu filozofisko piesitienu un to, ka viņš man liekas, pats nav nemaz spēlējis basketbolu, bet vienkārši mācījies filozofiju un tad caur to iegājis tajā visā, tad tas ir tas, kas man uzrunā un liek ticēt Parīzei. Es, ja man būtu, piemēram, jāliek nauda vai reāli jāizsaka prognozes, nedomāju, ka viņi tiks iekšā plēnā, bet viņi būs tuvu tam un viņi cīnīsies par to. Bet tā reāli es teiktu, ka jau ka beigās 12. 13. vieta. Bet Papildu. nu tā kā būs pārsteidzošāk nekā varbūt tiešām viņi sliktu sākumā, kā tur plējas galā. Es Tas apstrīdēšu. būs pārsteidzošāk nekā, ka Žalgiris plēnā tiek. Tev bija pārsteidzošāks pārsteigums nekā mans. Es papildināšu tevi un apstrīdēšu, jo Tabelīnī izrādīsies tik labs treneris ar savu filozofisko pieejamību, ka Dubaja nomainīs sezonas vidū treneri, līdzinējo treneri viņi izpirks no Tabelīnī no Parīzes, lai viņš tiktu galā ar tiem visiem trakajiem beikoniem un musām. Lūk, tā. Bet labi, mana prognoze ir, es aizgāju citā virzienā. Es aizgāju patriotiskajā. Dārzs Bērtāns kļūs par otro latviešu un otro rujienieti, kurš kļūs par sezonas labāko sniperi, trīspunktnieku precizitātē būs labākais līgā. Viņam, es domāju, ka tas izmesto metienu apjoms nebūs tik liels, jo spēles laiks būs mazāks varbūt. Bet es teikšu, ka viņš kļūs par labāko Eirolīgas sniperi. Un kāpēc tas ir pārsteigums? Tāpēc, ka neviens par to nav iedomājies. Nu tā. Ejam pie vilšanās. Starp citu, jūs zināt, kas ir visu laiku jaunajā Eirolandā no 2000. gada? Kurš ir visu laiku labākais trīspunktnieku speciālists vienas sezonas ietvaros? Nu, jūs noteikti neuzminēsiet. Bet jūs varat Ir pamanīt. kaut kāds, bet tur, man liekas, statistikā rādās arī tādi, kas ir izpildījuši tikai vienu metienu. Ne? Jo, piemēram, tad, kad atver to all-time statistiku, tur vienmēr ir Arturs Kurucs ir pirmais, jo viņš pēc vārda sanāk kā alfabētiski. Te nav tie. Vienas sezonas, un tas pagājušā gada gifī tie 50, cik tur tie procenti? Jūp. Nav pat Ne? 1, 2, 3, 4. Nav pat 4. Nē, Gifijs ir Gifiem 57,9%. 57. Tas ir trešais rādītājs. Nē, tas ir ceturtais rādītājs. Lavrinovičam arī bija. Viņam dalīts ceturtais rādītājs. Ja tu teici, ka mēs neuzminēsim, tad man jāšauj kaut kādā random spēlētājā, tad es lieku uz Bredu Olisonu. Nu, zini, kā Bredu Olisonu es atceros, bet šos čekus es tiešām neatceros. Gunters mums tāds vecāks vīrs, varbūt viņš atcerēsies kādu no tiem, ko es nosaukšu šobrīd. Klaudio Pilutī. Nē. 2001. gada sezonas 66,7%. Tad es tikai NBA skatījos, jo Eirolandā met 40 punktus pa spēli komanda. Un tas likās tik boring, un kas tur vispār notiek. Tad arī izmet tik maz to 3. Spēlēja tieši Klaudio Pelutī un nespēlēja kaut kādu lidojošie. Man tas neinteresē tajā laikā vispār. Vēl ir tāds Pāvils Viekira no Vroclavas 60% un Jorge Raka no Pauka
pašā pirmajā sezonā trāpīja 59,3%. Un tikai tad ir Gifijs un Kristofs Lavinovičs. Bet cik tu redzi viņiem, piemēram, jo Gifijam jau bija 1 komats iemests spēlē. Viņam jau nebija Jā, tas, jā. viņam ir Uh, tas apjoms īstenībā pieklājīgs, nu tāds priekš tāda procenta. jā. Es nevaru šobrīd, man nav atvērts vaļā, bet es Nu, jā. apsolu paskatīties pēc tam. Ja es teiksim, tad pagājušā sezona bija 13 spēlētāji, kas met ar 40+%, un kuriem bija 1 komats un augstāks iemests vidēji spēlē, nu, Eirolīgā. Tā kā tur vēl tāda 1,4 iemest bija diezgan daudz, bet tikai 13 spēlētāji, kam bija nu, tāda. Bet labi, pa vilšanās. Nu, es domāju, ka Barcelona būs vilšanās. Barcelonas, teiksim, tas starpsezons man nepatīk. Pārkers ir prom, tas pats Andersons prom, un vietā ir Šengēlī un Vils Klēborns. Viņi, man liekas, ir palikuši tādi vecāki un tādi nedinamiskāki. Ja, tomēr man, es nezinu, man liekas, ka Šengēlīs kaut kāds tas spēles, kaut kā tā maniera priekš tās Eirolīgas ir bišķiņ tāda. Nu, nezinu, tā kā nepārliecina tas metiens, viņš tāds vairāk, nu, man liekas, ka tās komandas, kur, teiksim, ar to Šengēlī, tur visu laiku ir problēma tāda, ka viņi baigi tādu pekti ir iekšā, nu, līdz ar to, un es neredzu tai Barcelonai un vēl visu tās traumu, kad tur būs Nuņes atpakaļ, kas tur būs Lapravitolu, ja kurš, teiksim, tagad atnāks atpakaļ, bet viņš jau būs jau gadu vecāks nekā tad, kad viņš jau dabūja to traumu. Viņš traumu arī nedabūja 25 gados, ja viņam bija jau, man liekas, 3, 4 vai, nu tā kā tur daudz tādi jautājumi, man liekas, jauns treneris atkal, un tie papildinājumi arī bez tādas pieredzes, teiksim, tur Eirolīgā, un, nu, tur bija kaut viens no Amerikas, man liekas, no G līgas, ja paņemts vēl tāds. Tā kā es domāju, ka Barcelona varētu arī play-inā netikt šajā sezonā. Man liekas, ka Barcelona ir Viens, man savākusi. liekas, Jā. Man liekas, ka ko tu teici? Barcelona ir savākusi izcilu sastāvu 2018. gada sezonai. Jā, tieši tā, tieši tā. Viņi domā, ka tas ir Šengēlī, kas Baskonijā spēlē. Nu, tikai viņi nokavējuši ir kaut kādas. Nu, arī pēc tam Jā, spēlētāju profiliem. Nu, jā, to jau runājām. Labi, Kristiāna, tava vilšanās šajā sezonā. Es jau principā ieskicēju savu vilšanos. Tad, kad pieslēdzos, man tā būs Fenerbahčs. Ir tā iemesla dēļ, ka ir vadošie spēlētāji, līgas principā MVP, tiek aizstāts ar rukijiem, kas Eiropā vēl neko nav izdarījuši. Un es arī neesmu nekāds lielais Guduriča cienītājs vai fans, bet nu, viņš nenoliedzami bija super svarīgs spēlētājs tai komandai. Un vienkārši tas, ka viņi, plus vēl arī viņi bija diezgan ilgstoši, diezgan klusi brīvo aģentu tirgu, un tas man, plus vēl Mauricio Gerardini ir prom, Tāpēc un jau tas viņi man bija tik ilgstoši nevieš. klusi, man liekas. Tāpēc, Nu ka arī, jā, 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 Dīni nu, tas tā roka rokā iet. Un nu, man kaut kā tas, ko es redzu no viņiem, tas man nevieš cerības, un Šārs ir pierādījis, ka viņš māca apklusināt kritiķus, bet tik un tā man neticās, ka pie tik tādas kompetitīvas līgas viņi spēja atkārtot kaut kādu iekļūšanu Final Four. Playoffā varbūt es pat viņus redzētu kā, nu, 7. vieta, varbūt, nu, tā, ka viņi varētu būt play-inā, bet es neredzu, ka viņi tiek pat taisno playoffā, kur nu vēl ar kaut kādu mājas spēļu priekšrocību. Un tas ir vienkārši balstīts tīri uz tiem jaunajiem spēlētājiem, uz to, ka, piemēram, Baldvins teorijā, ja man to teikt pirms 2 gadiem, ka tagad Veids Baldvins būs Fener līderis, man liktos, ka tas ir super, jo viņam bija karjeras labākā sezona Makabī, bet tagad pagājušajā sezonā viņš bija kaut kādu daļu traumēts, tad viņš bija vēl vispār spēlēja slikti, un arī, manuprāt, joprojām viņi nav atraduši viņam to, nu, tādu, nu, to atlētisko garotu, kā bija ar Jošu Nībo, viņam to sadarbību, kur viņš tā, nezinu, nospēlēja tur kaut kur pick and roll, un viņam patīk iet uz to pustālo metienu tur no Alkonīša, un tad arī tādās situācijās vai nu uzmest to pustālo vai karināt, kādam ir stīps. Tagad, manuprāt, viņiem nav tāds izteikts slāpes pret, ne Kems Birčs, ne Armando Beikots, nu, manuprāt, viņi nav tādi izteikti otrā stāva spēlētāji, kā, nezinu, kā varbūt Tairīks Jones vai kā Kais Jones varētu būt. Tā kā, man tiešām daudz jautājumu treneru sakarā, tāpēc es viņus laikā vilšanos.
Un arī Atgā- īstenībā Feneres es izvēlējos kā vilšanos, jo ir tas basketņu čats, kur ir daudz. Nu, tu zini, par ko es runāju, kur ir sērbi, ir grieķi, tur ir no visām valstīm tādi, kas daudz sako Eirolīgai. Un tad tur es vienkārši pamanīju tādu narratīvu, jo projām cilvēki ļoti augstu vērtē un tic Feneram, un tad man ir pavisam vienkārši pretējs viedoklis, un es kaut kā galīgi neticu viņiem. Ir īpaši vēl ņemot vērā to, ka, piemēram, tāpat Madrida ir atpakaļ, manuprāt, atkal tajā kaut kādā čempionu titula cienīgā līmenī ar super papildinājumiem. Un gan jau, ka vēl kādas komandas, kas tagad izkrita, tas pat nezinu, Partizāns, Zvezda vienmēr ambiciozi, nevienmēr, gandrīz nekad tur nesanāk, nekas nesaliekās, bet kopumā Nesanāks tagad arī. jā, tā konkurence vienkārši Nē, ir milzīga. Partizānu var sanākt, es domāju. Bet Tas kaut kā tā īsumā. tu vienkārši esi spītīgs un tu gribi pretēju viedokli tam, ko tev baro tas čats visu laiku. Viņi arī baro, ka aba līga, jeb Adrijas līga ir labākā Eiropā. Bet Bet, tagad pēc jaunā rāņa piektā līga Eiropā. jā. Bet Bet nē, bet es godīgi ne caur spīti vai kaut labi, kā labi. vienkārši tiešām neuzticos Atgādini, vai Feneram. atgādini kādu tur redzēji Žagaram sezonu. Tur ir retināts gaiss man, Andrej. Vajadzēs tīt atpakaļ. Viņam Īsti bija labs 3%. labāk vai sliktāk nekā pagājušā sezonā? Man liekas, plus mīnus tāpat es pateicu. Man vienkārši liekas, ka, ja tu Es paredzi, negribu vienkārši ja tu būt stulbi, paredzi, es tagad stundas laikā mainītu viedokli, tāpēc es negribu atkārtoties, jo es tiešām man labi, izkrīt no galvas. vienkārši, ja tu paredzi, ka Feneram ies slikti, tad nu, es vispār neredzu iespēju, ka Žagaram tur būs labāka vai pat tāda pati sezona. Man liekas, ka tad viņi tieši veiks kaut kādas sastāvu izmaiņas un meklēs papildinājumus, un tur viņš vēl aizies tālāk Bet, hierarhijā. bet te ir jautājums, kas ir slikti, jo, piemēram, viņi pagājušajā gadā izcīnīja čempionu titulu. Protams, ka tev ir lielas ambīcijas, Tu bet, ja viņus mēs tā liec 7. paskatāmies, vietā. jā, bet ja mēs tā paskatāmies, kur viņi bija iepriekš arī sudi, kurus šāras viņus pārņēma, nu, viņi arī bija reāli ap to 7. vietu. Tikai tad bija par 2 komandām mazāk. Man ir Nu, prieks, ka viņi nebija ar to mājas spēļu priekšrocību Eirolīgā. Man ir prieks, ka tu pieminēji Itūdi, jo es vēršos pie savas vilšanās. Un mana vilšanās ir Televīzijas Hapoel, jo ir baigies hypes, liela ažiotāža, lielas naudas iztērētas. Un man liekas, ka tās ambīcijas varbūt pat ir pārāk augstas, lai tās īstenotu pirmajā sezonā. Jā, Itūdis ir čempions, bet tas arī notika tajos laikos vairāk, kad iepriekšējos laikos, teiksim tā. Teikt, ka, Tur, kur jā. Barcelonas šo sezonu ir savu sastāvu komplektējusi tajos laikos. Bet nu, no visiem lieliem treneriem viņš šķiet tāds joprojām ir palicis tādā vecās skolas režīmā, kur ir tāda maksimāli jābļauj un jāuztur spriedze. Un tā kā komandā ir 7 papildinājumi, kuri iepriekš ir spēlējuši tādās, nu, teiksim, maigākas komunikācijas apstākļos. Es paredzu, ka tur varētu būt kaut kādi iekšējie konflikti, kas var atsaukties uz sniegumu laukumā. Un plus Micičs ir lielais nezināmais, protams, arī Rīcens ir baist. Mēs redzējām, kāds viņš bija vai nebija Eiropas čempionātā, un skaidrs, ka tas neatstāja nekādu labu pirmo iespēju. Var jau būt, ka viņš, nu, ka viss mainīsies un viņš būs super labā formā. Bet tā kā mēs te Es fantazējam, varu ātri iejaukties par no, Miciču. Nu, kā jūsuprāt, viņam ir jāspēlē, lai viņš kaut cik atsistu to savu atalgojumu? Ja tā mēs vispār varam teikt, jo man reāli liekas, ka tā alga ir principā tas apmaksātākais Eiropā, tad viņam ir jāspēlē tajā MVP līmenī. Piekrīt. Tad viņam jāmet, tā kā viņš pirms aizbrauca uz NBA, jāmet tie 20 punkti, ir jābūt līgas rezultātīvākam spēlētājam, tur top 3 piespēlēs un jāievelk komanda Final Four. Nu, ja tu to neizdari, nu, tad tas ir Mirotičs stāsts, nu, kurš pēc MVP atkal tur dabūna to super lielo līgumu un ar Milānu tur netiek playoffos pēc tam iekšā. Nu. Tā kā, un man ir aizdoma, man arī es viņus augstākā pa play-inu īsti šajā sezonā neredzu. Viņiem jāpacīnās pa play-in būs tai Dubajai. tu domā Hapoelam. Ne Dubajai, bet Hapoelam, jā, es atvainojos. Mm -hmm. Nu, labi, bet, zini, kā es beigās tomēr arī ielikšu vēl vienu, tā kā mēs te fantazējam, tad es nosapņoju, ka tiek pieņemts tāds globāls lēmums un no sporta tiks izslēgti arī Izraels klubi. Un beigās tā vilšanās nebūs tik liela no kluba puses, jo viņi teiks, ka re, kur mums atņēma iespēju, mēs īstenībā bijām gatavi.
Tu Tā domā, kā tā kā sezonas vidū izslēgs, tā kā jū, Krievs izslēdz jū, no mierīgi. 22. Dubultā vilšanās notiks dažiem. Bet atpakaļ pie, varbūt jānoslēdz mums ar tādu pozitīvāku, tad es piedāvāju noslēgt ar prognozi par Final Fouru. Es ļoti jūtu, ka mums būs stipri atšķirīgas prognozes, bet es piedāvāju īpaši dziļi, varbūt neiet pamatojumā, vienkārši varbūt ar teikumu diviem uh, pateikt par katru komandu. Gunter, tava prognoze, kuri četri klubi spēlēs Final Fourā nākamā gada maijā? Nu, nebūs nekas interesants. Es domāju, ka Panathinaikos, jo es domāju, ka viņiem arī tur ir ar kaut kādiem nelieliem, bet tomēr uzlabojumiem tās izmaiņas ir notikušas nepārāk lielas, bet tomēr uzlabojumi. Tad es domāju, tas pats Olimpijakos. Es lieku Madridi. Viņiem ir diezgan liels pārmaiņas, bet man patīk. Jā, man te patīk tur garais, tas Lails, es domāju, būs labs tāds Maledons, kad viņš, man liekas, viņš tagad ir traumēts, bet izārstēsies un būs. Tas ir tas, ko viņi arī jau pagājušā sezonā ļoti, ļoti gribēja. Nu, un es ieliku Fenerbahču. Nu, kā jau teicu pirms tam, es tikpat labi es varēju Anadolu Efes. Es starp tām komandām divām tur tā domāju ļoti, bet kaut kā es nezinu. Pat, jā, es lieku Fenerbahču. Kaut gan man Atkal, vairāk pat Anadolu Efes patīk. atkal mēs abrīnojam līdzīgi. Es esmu pirmo ierakstījis Anadolu Efes par godu viņu 50. O, jubilejai. tad jau tas izstāsta pēc tāda pārsteiguma īstenībā, tādas sezonas, es domāju. Nu, Es es domāju, neteiktu, ja pēc tu tās. paskatītos, es neesmu tas toķiku džeks, bet es domāju, ja tu paskatītos koeficientu sezonas sākumā, un ja tu esi tā ļoti pārliecināts par šo izvēli, tad es domāju, ka tā ir laba izvēle. Teiksim, Es, koeficientu es ziņā. jau, es jau, mēs jau runājām par Efesu. Man liekas, ka tas sastāvs ir pietiekami Mhm. jaudīgs, lai tas notiktu. Tā kā es viņus tur Jā. paredzu par godu 50. sezonai, un mums ir vēl viens spēlētājs Eirolandes Final Fourā. Tad es esmu ierakstījis Panathinaikos. Nu, vienkārši lielākais talanta apjoms, dziļākais sastāvs droši vien. Un kā mēs to visi tagad zinām, un kā to zina arī viņš pats, labākais pēdējās 10 gadus treneris pie stūres. Tad man ir Madrids Reāls, jauns uzrāviens ar Skariolo un arī tāds ļoti vienmērīgs sastāvs. Un pretēji Kristiāna prognozēm un piekrītot savā ziņā Gunteram, es arī ierakstīju Feneru. Un mēs jau sākumā runājām, tur tas Šāras Magic nostrādā. Viņš grib uz NBA, viņam ir jāmāk saprasties ar visiem NBA džekiem, viņš ļauj viņiem tur free flow laist un viss notiek. Un viņi spēlē Final Fourā. Kristiāna, kurš spēlē Final Fourā? Mums ir īstenībā nemaz tik daudz neatšķirās. Man liekas, trīs komandas mums ir vienādas visiem. Jo es varbūt neizpildīšu detaļās, bet nu, abi grieķi, nu, es domāju, tur tiešām cilvēki, kas seko līdzi Eirolīgai, vai nu, kas vispār ir lietas kursā par to, kāda ir komandas sastāvā. Nu, es domāju, tas ir nu, tāds no-brainers, ka principā ka abiem grieķiem būtu jābūt vēl ņemot vērā to, ka Atēnas rīkos Final Four. Es domāju, nu, labi. Protams, ka viņi jebkurā gadījumā gribēs spēlēt Final Four, bet tas, ka viņi varēs mājās spēlēt, ja nemaldos, Panata zālē, kur tagad kaut kāds cits nosaukums viņai bija, kaut kāds jauns sponsors bija Telekom arēna, laikam. Ka viņiem nu, būs kaut kāda tā papildus odziņa, varbūt uzspēlēt savās mājās. Un īstenībā būtu interesanti redzēt, kas tajās dienās notiksies Atēnās. Ja abas komandas tiktu, un man arī ir Madrida. Un viena lieta, ko mēs par Madridu nepieminējām, ir tas, ka tā ir komanda, kur visreālāk, manuprāt, var parādīties piektais latviešu spēlētājs Eirolīgā šajā sezonā. Gunārs Grīnvalds, viņš ir izgājis visu pirms sezonu. Es vakar pārbaudīju, viņš nav komandas pieteikumā, bet ja tur ir kaut kāds traumas vai kas, es gribu ticēt, ka šī pirmssezona varētu būt viņam kaut kāds kā bonusiņš, un ka viņš varētu būt viens no pirmajiem, kurš tiek iekļauts sastāvā pie kaut kādām problēmām, un varbūt parādās sezonas gaitā komandas sastāvā. Un ceturtā komanda man Final Fourā ir Monako. Es gribu beidzot redzēt, kā Maiks Džeims uzvar titulu. Es domāju, ka viņi arī ir spēruši soli uz priekšu, noturot tos vadošos spēlētājus, un, manuprāt, viņi arī ir adresējuši to, ko es domāju, viņiem vajadzēja adresēt jau vairākus gadus iepriekš, un viņiem beidzot ir garais ar metienu. Pagājušajā sezonā tas bija Vito Brauns. Nu, neattaisnoja savas cerības, sev liktās cerības, ir atpakaļ Turcijā. Vakar Džagers spēlēja Bešiktaša rindās. Tagad ir reāli elitārs 4. numurs ar metienu. Tas pats arī Daniels Taiss vēl ir palicis. Nu, es redzu, ka Monako ir ļoti jaudīga.
Uh, Viņi ir tādi tā kā Houston NBA vai kur bija kaut kādi, ka divi MVP, divi dažādi, teiksim, MVP vienlaicīgi nonāk tagad vienā komandā, kas, es nezinu, vai Eirolīgā tā ir bijis pirms tam. Jāpaskatās. Pagaidā, TJ Shorts un Kendriks Nans. Nē, viņi nebija. Nē, Tors nē, jau nav bijis Shorts MVP. nav bijis. Jā, jā, Shorts nav. nu, labi, labi. Jāteic tā, ilgs laiks pavadīts pie ekrāna, pie kamerām. Es domāju, ka mums ir jāievelk elpā, jāsagatavojas tai otrdienai, otrdienas vakaram. Tad arī aizies viss šis Eirolandes jaunais grieziens. Iegriezīsies. Paldies, Gunter, ka tu piekritīji atnākt, ierasties mūsu online un pastāstīt savu viedokli. Man tikai tev ir vēl viens jautājums pašā noslēgumā. Kas notiks ātrāk, kas notiks pirms Latvijai būs Eirolandes klubs? Nezinu, dinozauri varbūt atkal parādīsies uz zemeslodes vai kaut kas tamlīdzīgs. Es domāju, nebūs. Ka tā ir fantāzija, kas nekad nepiepildīsies, un viņa nav nekāda pamata piepildīties. Vai tu nāru, tu ieraudzīsi Daugavas krastā nāru ātrāk nekā nu, tā kā jebkuru fantāziju savu var izdomāt. Tā kā labāk skatāmies to aerolīku, kas ir, un nefantāzējam par to, kuras nav un nebūs. Labi. Čau! Čau! Čau, čau.